Labdien, aplausi elektrībai! Brīnišķīgs izgudrojums. Šeit uz RTU nākotnes skatuves ir elektrība, un mēs arī sākam paneļa diskusiju Satiksme 2035. Tuvākās 2 stundas mēs pavadīsim kopā. Un mēģināsim saprast, kas notiks ar satiksmes nozari Latvijā tuvāko 10 gadu laikā. Tad līdz 2035. gadam tie ir tuvākie 11 gadi. Bet 10 izklausās labāk. Ļoti negribētos teikt, ka mēs pasapņosim par nākotni. Drīzāk paplānosim, padomāsim, padiskutēsim. Un parunāsim par to, vai 2035. gadā, īstenojot tās reformas, kas ir uzsāktas transporta nozarē, mūsu ikdienas pārvietošanās būs ērta, droša, visiem satiksmes dalībniekiem vidē draudzīga, jēdzīga un tā tālāk. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, es esmu producents, scenārists un satiksmes infrastruktūras lietotājs dažādās Latvijas pilsētās. Un ar to pietiek, manuprāt, lai es moderētu šo paneļu diskusiju. Šīs tuvākās 2 stundas sadalītas ir 3 blokos. Sāksimies ar ekspertu diskusiju par Eiropas Savienības zaļo mērķu sasniegšanu un videi draudzīgu pārvietošanos, par sabiedrisko transportu, par privātā transporta alternatīvām. Un tad veiksim nelielu dalībnieku rokādi. Kaspars te ir ievācies uz nākamajām 2 stundām, bet citi dalībnieki mainīsies. Un pievērsīsimies satiksmes drošības tematam, kas atkal, diemžēl, pēdējā laikā mums ir ļoti aktuāls. Un 3. bloks uz nedaudz vieglākas nots. Es gan neteiktu, ka mums te būs baigi smagi līdz tam, bet uz skatuves kāps improvizācijas teātris 2, kas turpinās tēmu par satiksmi 2035. gadā ar mazliet citādāku skatu nekā mums būs šeit. Tūdaļ pieteikšu pirmās zaļās diskusijas daļas runātājus un izdzirdot sevi, dārgie kolēģi, jums es lūkšu pateikt ne tikai labdien, bet arī īsi pastāstīt, ar kādu transporta veidu jūs ieradāties festivālā Lampa Cēsīs. Tātad, iela inženieri, satiksmes infrastruktūras plānotājs Viesturs Laurs. Sveiks, Viestur! Jā, sveiki visiem. Es saprotu, ka mani var dzirdēt. Īstenībā es būtu gribējis atbraukt šeit ar bija Tritonu, tāpēc, ka tas būtu atvēsinošs brauciens, bet nācās apvienot automašīnu ar velosipēdu šorīt. Ieskaitīts. Jauno ārstu asociācijas valdes loceklis, ārsts rezidents, pneumologs Pauls Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, doktors Rudolfs Vilde. Čau, Rudolf! Sveiks, labdien! Es arī ierados ar automašīnu. Mēs bijām 5 braucēji no 4 mājsaimniecībām, tāpēc kompaktī, bet ar auto. Nu, ieskaitīts. Tāpēc, ka pilna mašīna bija. Un satiksmes ministrs Kaspars Briškens arī. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Prieks būt daļai no izklaides elementa jūsu pludmales piknikā. Es atbraucu šeit ar mašīnu, jo no Kalngals, lai atbrauktu ar vilcienu, būtu jābrauc līdz Zemitāniem, tur jāpārsēžās dīzelī, un tas būtu atbraucis līdz Cēsim. Tā kā šoreiz ar mašīnu, bet kopumā ļoti patīk braukt arī ar vilcienu. Nu, mēs tev atļausim diskusijas laikā vēl labot šo faktu. Es pagaidām neieskaitu, es apdomāšu līdz beigām vēl. Šajā sarunā mēs skatīsimies nākotnē, bet es iesāku tomēr gribu ar īsu skatu atpakaļ. Kaspar, un tev jautāt, ko mēs uzskatām, ko tu uzskati par būtiskāko uzlabojumu satiksmes nozarē Latvijā pēdējā 10 gadē. Tas ir tātad no 2014. Kas ir tas pats labākais, kas ir izdarīts? Jā, interesants jautājums. Nu, es teiktu, ka daļa manas sirds transporta nozarē pieder arī aviācijai. Es teiktu, ka Air Baltica jaunās lidmašīnas ir ļoti liels iegūms. Es neteiktu, ka ir bijuši ļoti daudz tādas lietas pēdējos 10 gados, kas būtu fundamentāli mainījušas mūsu mobilitātes un loģistikas paradumus, bet jaunās lidmašīnas, kas ir vidēji arī draudzīgākas, un tas, ka tas ir devis iespēju Air Balticam, faktiski vairāk kā 2-kāršot savu eksporta apjomu. Tas, protams, satiksmes nozarē ir liels iegūms gan ekonomikai kopumā, gan ņemot vērā, ka esam tomēr diezgan perifēra valsts. Es domāju, tas, ka mums ir Air Baltica, mums ir svarīgākā lidosta reģionā, tas noteikti ir labi mums. Air Baltica nāksies pagaidām vēl pagaidīt. Par wow momentiem tad uzreiz metamies pie nākamās 10 gadus, kur par visādiem wow momentiem it kā nākas dzirdēt, kas varētu būt. Tāpēc, Kaspar, nosauc lūdzu 3
galvenās prioritātes satiksmes jomā nākamajai 10 gadēji, kas mainīsies, kas tiks darīts, un, iespējams, skatoties tieši vairāk zaļināšanas, tātad transporta zaļināšanas kontekstā. 3 lietas, kas 10 gados reāli varētu notikt. Katrā ziņā zaļais kurs, es ceru, ka tas neizklausās pēc klišejas, bet tomēr ir arī tā mūsu jaunā reliģija transporta nozarē. Protams, ka mēs vēlamies dzelzceļu patiešām padarīt par sabiedriskā transporta mugurkaulu. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams labi savienotas dzelzceļa stacijas. Dzelzceļa stacija nav tikai vieta, kur pienāk vilciens, jaunā Škoda vai vecais dīzels, vai nākotnē baterija vilciena vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir tā vieta, kur satiekās dažādi veidi transporta līdzekļi, gan mikromobilitāte, gan sabiedriskais transports. Tātad stacijas 2.0. Stacija 2.0 tā ir mūsu tāda investīcija programma, kur mēs sadarbībā ar pašvaldībām vēlamies atkal ne tikai paaugstināt peronus un uzbūvēt jaunas nojumītes, bet nodrošināt, ka visu šī ekosistēma, kas ir dzelzceļa stacija tās sirdī, padarītu to pieejamāku. Tad otra lielā tēma ir, es to arī skaitu kā daļu no ilgtspējas un no tādas zaļās pārējas, ir, protams, piekļūstamāka infrastruktūra. Diemžēl, tie, kas ir ceļojuši Eiropā, īpaši Ziemeļa Eiropā, labi apzinās, ka Latvijā ne visiem transporta infrastruktūra, transporta pakalpojumu pārvadājumi ir pieejami, ir cilvēki ar kustību traucējumiem, ar īpašām vajadzībām, kuru dzīves autonomija ir nesaraujami saistīta ar pieeju transporta sistēmai. Un tur, protams, mums nav šobrīd vēl daudz ar ko lepoties, un tāpēc tā ir arī viena no top prioritātēm. Un trešais, tas mazliet metot tiltu uz šīs diskusijas otro daļu, tā ir noteikti arī drošāka transporta sistēma visās tās izpausmēs, tā skaitā ceļu satiksmē, kam šobrīd pamatoti, diemžēl, traģiskā kontekstā tiek pievērsta papildu uzmanību. Un es neļaušu šo jautājumu noņemt no politiskās dienas kārtības. Satiksmes drošība ir daļa no mūsu transporta sistēmas tāds higienas faktors. Paldies. 3 lietas, no Kaspara dzirdējām. Viestura, vai tevi apmierina šīs 3 lietas, ko ministrs saka? Man skatoties no ilgspējīga transporta viedokļa, tas par pagātni, par to, kas noticis pēdējos 10 gados, es tomēr to VAU gribētu nosaukt kā jauni elektriskie vilcieni, jo mēs viņus gaidījām arī vairāk nekā 10 gadus, un ar viņiem neiet arī viegli, bet bez tādas kvalitātes vilciena mums nav ko sapņot par to, ka mēs pārsēdīsimies uz sabiedrisko transportu vai kombinēsim mikromobilitāti sabiedrisko transportu. Bet kopumā tās prioritātes tev liekas jēdzīgas. Tas ir tas, ko es gribēju saprast. Nē, par tām prioritātēm atkal strādājot ar 10 gadus ar dažādām izpētēm, kur mēs ļoti daudz rekomendējam koncentrēties uz mikromobilitāti. Manā skatījumā priekš nākošiem 10 gadiem mēs vēl ļoti maz domājam, runājam un darām, lai mums kā sabiedrība būtu vērts sēsties uz velosipēda vai cita mikromobilitātes rīka un pārvietoties gudri, jo sanāk, ka mēs to publisko transportu ļoti sakārtosim, bet tā jūdze līdz sabiedriskam transportam, man liekas, vēl joprojām izpaliek skatoties uz tiem 10 gadiem. Tas, ko mēs gribam, ir, lai ļaudis vairāk pārvietotos ar sabiedrisko transportu. Protams, gribam, lai viņi brauc vilcienā, lai īsas distances veic ar kājām, velo, citiem mikromobilitātes rīkiem, elektroskrējrataņiem un kas tik vēl nav uzražots. Un, Rudolf, es gribu iet ar jautājumu pie tevis. Pirms mēs ķeramies pie veselības jautājumiem par gaisa kvalitāti pilsētā. Es tev jautāšu, kā Latvijas ielu lietotājiem parastajiem piedod, ja es varu tā tevi nosaukt, kas nav saistīts tik cieši ar satiksmes politiku. Kas būtu jādara, lai tev personīgi šos manis minētos pārvietošanās veidus, ko es tikko teicu, padarītu vēl pievilcīgākus un tu tos izmantotu biežāk? Varbūt, kas konkrēti, ko tev gribētos sajust, lai biežāk izbrauktu ar velo? Jā, numur 1, es domāju, ir jābūt uzticamībai. Ja tas ir sabiedriskais transports, man ir jāvar paļauties, ka konkrētu reižu skaitu dienā, pietiekamu reižu skaitu dienā, viņš tiešām pienāks tajā pieturā. Un, ja tas attiec uz velosipēdu, tad tas, ka man būs pieejama infrastruktūra, pa kuru neriskējot ar pārāk daudz no savas dzīvības un veselības, es saprātīgā laika nogrieznī kaut kur varētu nonākt. Kaspar, pieņem, ka piekrīti.
Vai mēs darām tā, vai mēs esam jau izdarījuši to, ko Rudolfs saka? Kāda ir tava replika? Nu, ir vairāki neizpildītie mājasdarbi, kas tagad ir steidzīgi un par dārgāku cenu jāizpild. Tā skaitā velo novietnes jaunajos Škodas vilcienos. Škoda, vienīgais iemesls, kāpēc es Škodu nepieminēju ar Baltika lidmašīnas, ir tāpēc, ka mums pagāja vesela dekāde un vairāk, lai vispār tiem vilcieniem nonāktu. Tādā ziņā, protams, ka tas ir tāds game changer elements mūsu transporta sistēmā, bet arī viņš, diemžēl, atnāca funkcionāli nepilnīgs. Tā skaitā nepadomājot savulaik par to, ka tur ir jāizvieto velo statīvu. Šobrīd mēs pie tā esam strādājuši. Skaidrs, ka tas ir dārgi. Ir politiķi, kas mēģina to noreducēt uz to, ka kas tur piemetināt 2 stangas katrā vagonā un tad mierīgi varēsim karināt riteņus. Tā tas nenotiek. Tāpēc, ka vilciens tomēr ir drošības saistīts eksploatācijas līdzeklis, ir ļoti stingri nosacījumi arī certifikācijai. Attiecīgi, katra skrūve, ko jūs jauni izveidojat, jauna salona konfigurācija, viņi ir jāpārsertificē, rūpnīcas apstākļos jāpielāgo, un tad mēs pie šāda veida risinājumu varam nokļūt. Žēl, ka tas netika izdarīts jau sākotnēji, jo es pilnīgi piekrītu, ka tad, ja līdz tai dzelzceļa stacijai cilvēki nevar ārtā veidā nokļūt ar velo, ar kājām, ar sabiedrisko transportu, ar privāto auto, tad mums tos cilvēkus pārvilināt uz dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu būs ļoti sarežģīti. Tāpēc arī tā mūsu stacija 2.0 koncepcija arī ir paredzēta, ka veidojās šis tāds gravitācijas centrs dzelzceļa stacijas, un tālāk jau sadarbībā ar pašvaldībām, ar Latvijas valsts ceļiem, ar Latvijas dzelzceļu mēs izveidojam visu šo pievadu infrastruktūru, vilkmi, lai cilvēki būtu ieinteresēti nākt uz dzelzceļu. Tā skaitā, lai saņemtu citus pakalpojumus, pasta pakalpojumus, komerc pakalpojumus, brīvā laika pavadīšanu, turisma informācijas centrus. Tā kā mēs to redzam citur Eiropā, kur dzelzceļa stacijas ir 15 minūšu pilsētas vai apkaimes, tā galvenais epicentrs. Par stacijām 2.0 es arī tieši gribēju tagad parunāt. Manā pasaulē kaut kur ir nedaudz pazudis termins, bija tāds termins diezgan aktuāls kaut kādu laiku, mobilitātes punkts, tad viņš nomainījās uz staciju 2.0, bet laikam jau runa nav īsti par nosaukumu, bet vai tā stacija 2.0 ir vienkārši normāla Eiropas stacija? Bet Latvijā viņu sauks 2.0. Pastāst bišķiņ vairāk par viņu. Jo es esmu sapratis, ka tā savā ziņā, man kāds teica, un es neatceros, kas, ka tā pilnīgi tas tāda sociāla lieta jau varētu būt tā stacija. Kultūras namiņa. Es domāju, ka to 2.0 mēs mēģinam iezīmēt kaut kādu robežu šķirtni un kontrastu ar staciju 1.0, kas, diemžēl, ir tās, pagaidām jau, protams, tas process notiek, gan peronu projekti, gan stacijas, tomēr tā ir tāda acīm redzama izmaiņa. Es arī skatos ikdienā, kā top šīs stacijas, nesen atklājām staciju pie bērnu slimnīcas, par ko viss ir sajūsmā. Tiešām tagad, kad viņi ir, visiem liekas, kā viņi tur varēja nebūt. Bet par tiem mobilitātes punktiem runājot, šeit tai terminoloģijai tomēr ir nozīme. Ja es skatos, tādu savu matemātiķu domāšanu, tad stacija nav punkts. Jā, no vienas puses tas ir epicentrs, bet mobilitāte tomēr ir, tie ir vektori, tie ir virzieni, tā ir dinamika. Punkts ir pārāk statisks elements, lai ar to apzīmētu šādu sarežģītu multimodālu, multimodāls nozīmē dažādi transporta veidi, epicentru. Un mobilitāte arī ir nepietiekams tāds apraksts tam, ko mēs vēlamies saprast ar staciju. Stacija nav tikai par mobilitāti. Stacija pilnīgi noteikti nav tikai par vilcienu mobilitāti. Viņi ir par dažādu veidu mobilitāti. Viņi ir par šiem dažādu veidu pakalpojumiem. Viņi ir par loģistiku. Un tas viss iet gan ārpus mobilitātes koncepta, gan pilnīgi noteikti ģeometriski ārpus punkta koncepta. Un tāpēc ar šo staciju 2.0 mēs patiešām gribam atgriezties pie Nīderlandes stacijām, Ziemeļvalstu stacijām. Daudzas no viņām ir arī auditētas, pētītas, lai saprastu gan pilsētvidē, gan tālākās apkaimēs, reģionos ar lielāku pasažieru plūsmu, mazāku, kā darbojās stacija. Un tas vārds stacija sevi ietver visus šos elementus. Nevis tikai punktu, kur mobīli piestāja vilciens. Tas ļoti primitivizē šo konceptu. Viestur, ko tu ļoti gribi redzēt stacijā 2.0? Es gribēju vienu atkāpi par to visu terminoloģiju. Man liekas, mēs ik pa 4 vai 8 gadiem mainām terminus, runājot gan par vienu to pašu. Mobilitātes punkts kā koncepts jau ir nācis protams, no ārzemēm, un tas
principā ir stacija, bet arī autobusu pieturvietas, kur mēs apvienojam vismaz 4-5 transporta veidus, tā skaitā arī pasta sūtījumus, vai tu pārsēdies uz koplietošanas auto vai mikromobilitāti. Un arī tie paši Eiropas fondi finansē mobilitātes punktus, un es vienkārši īstenībā stacija 2.0 man arī ir jaunums, tāpēc būs jāiepazīstas vairāk. Tas komentārs bija par to iepriekšējo, un tu man jautāji... Es tā jautāju, ko tu gribi redzēt tajā stacijā? Tas jau īstenībā ir pavisam vienkārši. Tātad sabiedriskais transports, vilciens vai autobus, vai Rīgas kontekstā trolejbus, tramvajs. Tad tālāk mums ir jābūt vietai, kur droši nolikt velonovietni, tātad gan sekti, gan slēgti, gan vienkārši stieņi, lai katrs lietotājs var izvēlēties, cik ilgu laiku viņš grib atstāt. Un tas tiešām ir kā jebkurā Eiropas stacijā. Tas, kas nāk klāt, ir visa veida koplietošana, gan mikromobilitātei, gan auto. Mums pašlaik Latvijā ir free floatings, man liekas, jau daudzās pilsētās, vismaz Rīgas aglomerācijā, ir mums pieejams, un ar skreitiņiem, man liekas, mums tagad ir tikai gan viens nopietns piegādātājs, un ļoti iztrūkst velo koplietošana, jo tā mums ir Nextbikes ļoti neliela apjomā, bet tas, ko mēs redzam ārzemju praksē, tas ir, ka pašvaldība inicē to procesu, kad iedzīvotājiem ir tā iespēja par salīdzinoši lētu naudu katru dienu dabūt šo vienkāršo transporta līdzekli, kas tad tev nogādā tos 2 līdz 3 kilometrus līdz mobilitātes punktam, kur tu pārsēdies, un otrā galā atkal tu vari izkāpt, un tev vienmēr būs tas koplietošanas transports. Un, tāpēc, teiksim, tie iztrūkstošie velostatīvi, pašlaik, ja mums būtu koplietošanas velo tādā izpratnē, kā viņam būtu jābūt, tad tas būtu mazāks mīnus, ka nav jaunajos vilcienos velostatīvi. Tā, apmēram. Es te nebūšu vienīgais, kas uzdos jautājumus. Mums savus interesējošos jautājumus grib uzdot arī cilvēki, kas pēc šiem 10 vai 11 gadiem, 2035. gadā, būs sasnieguši vecumu, kurā viņiem visi transporta veidi būs vaļā un pieejami. Es gandrīz uzrakstīju, būs pilnvērtīgi satiksmes dalībnieki, bet man šķiet, ka ik viens, kas iziet no mājas, laikam ir pilnvērtīgs satiksmes dalībnieks. Lūk, pirmais jautājums mums ir no... Man jāspiež podziņu. Pirmais jautājums mums ir no Kārļa, un tūdaļ mēs viņu arī varētu noklausīties un noskatīties. Sveiki, mani sauc Kārlis, man ir 11 gadi. Vai pēc 10 gadiem cilvēkiem vairs nebūs pašiem savu mašīnu? Rekur ir Kārlis. Paldies Kārlim par jautājumu. Viestur, varbūt tu gribi Kārlim atbildēt pirmais. Jā, šeit gribētu tātad. Lampai ir 10 gadi, mēs runājam par nākošajiem 10 gadiem. Pirms 10 gadiem mēs uzzīmējam dažas velojoslas Rīgā, tagad viņu ir vairāk. Pirms 10 gadiem parādījās Tesla ar autonomu braukšanu un parādījās koplietošanu, kārguru ienāca Latvijā. Redzot, kādas attīstās, grūti iedomāties, ka mēs esam transporta attīstībā tā kā ļoti strauji augoši, ka mēs varētu pieņemt, ka pēc 10 gadiem mums vairs nebūs privāta automašīnu, tās tik īsā laika nogrieznī būs. Tas, ko mēs redzam, ir tas, ka lēnām cilvēki, kam tas ir iespējams, atsakās vismaz no otrās mašīnas vai no savas privātās mašīnas vispār un lieto koplietošanas transportu vai cenšas arī vispār mazāk pārvietoties. Vai tu vari Viestur, Latvijas Radio 1 ir tādas ziņas vieglajā valodā 9 katru vakaru, un varbūt arī var tādā vieglajā valodā pastāstīt, kāpēc mums vajag, kāpēc mēs negribam tās mašīnas pilsētu centros? Un kāds sabiedrībai, kāds manai omē ir ieguvums, ja mēs visi pārkāpjam sabiedriskajā uz saviem rīkiem? Jā, kāds ieguvums pilsētas centros ir tāds, kad, man liekas, tā atbildes slēpjas tajā, kad, kā tu minēji, satiksmes dalībnieks ir jebkurš, kurš iziet no savas privātās teritorijas, publiskā telpā, ielu telpā, un tad, kad pilsētas centros mums ir vairāk gājēju, vairāk riteņbraucēju, un tur
vienkārši iztrūkst telpu, lai visi satiks dalībnieki satiktos komfortabli. Un tas, ko mēs redzam, pieņemsim, Rīgas ielās, 60 līdz 80% tās telpas aizņem privātas automašīnas, kur sēž iekšā 10 cilvēki visā ielas telpā. Un uz ietves ir 30-40 cilvēki, kas saspiesti 1,5 metrā. Un vienkārši tas ir tāds disbalans, no kura arī pasaulē pilsētas cenšas iet atpakaļ pie iespējas brīvi staigāt, brīvi braukt ar riteni. Rudolf, es vērsīšos tagad pie tevis, vairs ne kā pie ielu lietotāja parastā, bet jau kā pie ārsta. Un es gribētu šo sarunu pārvirzīt tieši cilvēka veselības virzienā. Un tajā virzienā, kā viss mūsu runātais atsaucas uz sabiedrības veselību. Un es jautāšu tev pavisam elementāri, kāds kļūst gaiss pilsētā, ja tā ir pilna ar mašīnām? Un tad, kad mēs saskaramies ar šo gaisu, kas notiek ar mums? Es domāju, nevienam nav jaunums, ka gaiss kļūst netīrāks no automašīnām pilsētā. Un patiesībā Eiropas respiratorai biedrībai tā ir tāda liela pēdējo gadu aktualitāte, šī gaisa kvalitāte un tās ietekme uz cilvēku veselību. Un tā mazliet ieskicējot, ir aplēsts, ka pilnīgi visas lielās pilsētas Eiropā ievērot Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas par to, cik tīram gaisam ir jābūt, tas varētu novērst ap 50,000 nāvju gadā. Un 12,000 nāvi varētu novērst, tas ir samazinātos trokšņa un putekļu piesārņojums no mašīnām. Bet droši vien to pasakot, tā ir tāda statistika, aptuveni varam iztēloties. Ko tas nozīmē ikdienā? To, ka kādām pārmaiņām droši vien ir jābūt kompleksām. Proti, ja es izdomāšu viens pats šobrīd sākt braukt tikai ar velosipēdu un maršrutā pa Gustavu Zemgalvu gatvi braukšu ar velosipēdu, kaut kādā ziņā es būšu ieguvējis, kardiālā slodze, bet tajā pašā laikā mana minūtes ventilācija, proti tas, cik es apmainu gaisu minūtē, būs 3 reizes lielāka kā tiem, kas sēž mašīnā. Un es šīs daļiņas viss ieelpošu daudz vairāk. Vai ne? Tāpēc, jebkādām pārmaiņām būtu jābūt kompleksām. Vispirms cilvēkiem ir jābūt iespējai, infrastruktūrai pārvietoties ar sabiedrisko, ar velosipēdu. Un pēc tam droši vien ir arī jāpalīdz veicināt šī kopīgā griba, šīs iespējas izmantot. Vai pārkāpšana uz velo un mikromobilitātes rīkiem vai pārvietošanās kājām var tīri no medicīnas viedokļa, var aizvietot to iešanu uz zāli, sporta zāles apmeklēšanu? Vai tomēr tā iešana ar kājām pa Rīgu katru dienu uz darbu ir vairāk tāds, ka tu vedi savu galvu kārtībā nekā to, kas ir zem galvas? Es domāju, ka arī galvas vešana kārtībā veselībai nāk par labu. Bet īsā atbilde ir jā. Droši vien atkarīgs no katra tiem fitnesa mērķiem, bet īsā atbilde ir jā. Arī tādas pusstundas aktivitāte katru dienu ir ar pozitīvu efektu uz daudzām sistēmām. Un slimības, ko mēs visi zinām, paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts, viņu vadlīnijās pirmais ārstēšanas solis nav medikamenti, pirmais ārstēšanas solis ir diēta un fiziskas aktivitātes. Tāpēc, īsā atbilde būtu jā. Mēs tuvojamies pirmās daļas beigām. Es gribēju arī klausītājiem pateikt, ka mums būs minūtes, kad varēs uzdot arī savus jautājumus ikvienam no diskusijas dalībniekiem. Es vēl gribēju, Kaspar, tev šodien labs garstāvoklis izstāsta, un es negribu arī viņu sabojāt. Bet var gadīties tā, ka 2035. gadā tu vairs neesi satiksmes ministrs. Un tas, ko es gribēju vaicāt, ir, kā šos visus, jo plānu ir daudz, visādi lieli, superīgi plāni, kā šos visus transporta zaļināšanas plānus noturēt pie dzīvības tos 10 gadus. Politiskās vadības mainās, viss kaut kas var notikt, visādi citādi faktori. Kā pārliecinoši noiet to ceļu līdz tam 2035. gadam? Jā, paldies. Katrā ziņā ļoti augsta varbūtība, gan 100%, ka es noteikti nebūšu satiksmes ministrs pēc 10 gadiem, bet
Ir vairākas lietas, kuras jau šobrīd nav manis izdomātas. Tiksim. Tas, ka dzelzceļam ir jābūt sabiedriskā transporta mugurkaulam, tas, ka mums ir zaļais kurs, tā skaitā visas Eiropas Savienības instrumenti, lai to veicinātu, viņas būs. Es ļoti ceru, diemžēl arī Eiropas Savienībā šobrīd ir sarežģītas diskusijas par zaļo kursu, bet es ceru, ka tā prioritāte nemazināsies. Līdz ar to mēs turpināsim investēt stacijās, turpināsim investēt dzelzceļa elektrifikācijā. Šodien pārliecinājāmies, cik liela nozīme elektrībai ir, tā skaitā mūsu nākotnes mobilitātes sistēmā. Es ļoti ceru, ka arī mani pēcteči nesamierināsies ar to, ka mēs esam top 3 no otra gala Eiropas Savienībā attiecībā uz bojā gājušiem uz ceļa, ka mums joprojām ir tik nepiekļūstama infrastruktūra. Es ļoti ceru, ka, lai kas tālāk pārņemtu šo stafeti, turpinās mūsu iesāktās reformas attiecībā uz pārvaldību. Šobrīd satiksmes ministrijas portfelī ir 14 valsts kapitālsabiedrības, ceļi, dzelzceļš, lidosti, Air Baltics, pasts, Latvijas valsts televīzijas radiocentrs, 4 uzraudzības institūcijas, 18 institūcijas, tur, kur Ziemeļvalstīs lielu daļu no šīm institūcijām nosedz 2. Multimodāls infrastruktūras pārvaldītājs, apvienojot gan dzelzceļa infrastruktūru, gan ceļu infrastruktūru, gan citus elementus, Skandināvijas gadījumā arī iekšējos ūdens ceļus, un visa veida uzraugošo institūciju koordināciju. Jau šeit mēs varam daudz efektīvāk pārvaldīt mūsu transporta sistēmu, ja mēs konsolidējam. Es ļoti ceru, ka mēs, mēs droši vien nesasniegsim tādus pilnīgi neatgriezeniskus punktus, bet es ļoti ceru, ka šīs idejas sabiedrībā tiks pieņemtas un tālāk jau politiski tas padarīs neiespējami viņas pilnībā atcelt. Es ļoti gribu redzēt arī tālāk. Mēs ļoti bieži skatāmies transporta ministriju kā tērējošo ministriju, kad visur jādotē dzelzceļš, jādotē sabiedriskie pārvadājumi, jādotē pasta pakalpojumi, bet Latvijas transporta un sakara nozare ģenerē 2,5 miljardus eksporta ieņēmumus. Air Baltics 1 ģenerē vairāk nekā 500 miljonus ieņēmumu. Un es ļoti gribu redzēt visos šajos virzienos. Zaļais kurs, dzelzceļa nostiprināšana kā sistēmas mugurkaulam, satiksmes drošība, satiksmes un pakalpojumu piekļūstamība, laba pārvaldība un eksports kā tos vektors, ko saglabās arī jebkurš, kas nāks pēc manis. Paldies, Viestur! Kā noturēt pie dzīvības visus šos plānus? Tas pats jautājums tev. Jo Briškens 2035. gadā iespējams nebūs satiksmes ministrs. Izrādās. Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas diezgan bieži notiek, bet ir otra puse saprast, kas vispār ir reāli un kas nav, jo man liekas, visu laiku mēs dzīvojam tajā, ka tiklīdz tu izplāno kaut kādas jaunas idejas vai dizainu vai ko tādu, tad ir skaidrs, ka tas maksā naudu, kuras nav. Un man liekas, tiem nākošiem 10 gadiem drīzāk svarīgi ir sabalansēt, lai, skaidrs, ka mēs nepārbūvēsim visu transporta infrastruktūru un tam līdzīgi. Drīzāk saprast tiešām, kā nonākt pēc piespējas iedzīvotājiem dot tās alternatīvas, un tas jau būtu tas lielākais sasniegums nākošajā 10 gadē. Mums ir vēl viens video jautājums uz pašām beigām. Un tad es ceru, ka kāds arī uzdos jautājumu no klātesošiem. Kaut kas man neiet ar tām pogām. Olivers. Kur ir Olivers? Un ko Olivers prasīs, klausāmies. Mani sauc Olivers. Man ir 5 gadi. Es jums kaut ko gribu pavaicāt, vai pēc 10 gadiem būs daudz jaunu tiltu. Vai varētu ievēlēties daudz vēlēšanās. Paldies! Ko mēs sakām Oliveram? Mums visticamāk šajā laikā būs vismaz 2 lieli tilti pār Daugavu. Viens ir pilsētas centrā, lai nodrošinātu kapacitāti Rail Baltica koridorā, otrs ir pie Saulkalnes. Ceru, ka multimodālais tilts, bet es domāju, mums tāda lielāks izaicinājums ir atjaunot tos esošos tiltus. Salacgrīvas tilts, vesela virkne Rīgas tiltu, tā skaitā Vanču tilts, kamēr Rīga nereti izvēlās investēt jaunā infrastruktūrā, pagarināt dienvidu tilta, estakādas uz ostu pārvadus esošie tilti ir diezgan dramatiskā stāvoklī. Un es gribu, lai Olivers un visi pārējie Rīgas iedzīvotāji un ciemiņi varētu šiem tiltiem iet pāri, ievēlēties savas vēlēšanās un neuztraukties par šo tiltu drošību. Bet būs arī jauni tilti. Oliveram, man liekas, es ļoti ceru, ka Oliveram ir taisnība, jo Rail Balticā ir ļoti daudz tiltu
es pat zinu, jā, tā kā 40, 50 un vairāk pārvadi, tā kā ļoti jācer, ka Oliveram taisnība. Paldies, Rudolf, tu vēl gribi piebilst kaut ko? Gribas jaunas tiltas vienkārši, vai ne? Par jauniem tiltiem es priecāšos, par labiem vecajiem arī, bet tas, ko es gribētu piebilst, laikam ir vairāk par iepriekšējo, mazliet rezumējot to, ko abi pārējie kolēģi teica, par to, kā pārliecināties, ka tās pārmaiņas tiešām notiek. Es gribētu teikt, ka varbūt mēs kādreiz par viņām domājam pārāk institucionalizēti un pārāk detalizēti plānojot, jo es atceros tādu epizodu, kur stāv uz peronu ķelnes stacijā un skatos to pretējo peronu. Un tur ir tāds, var redzēt tādu kaut kādu akmens plāksni, tad pāris bruģakmeņus, tad vēl tādu plāksni un tad to jauno segumu. Un, skatoties, ir diezgan skaidrs, ka tie vilcieni ir mainījušies un infrastruktūra ir mainīta viņiem līdzi bez stacijas 2.0, bez droši vien Rail Baltics, kas ir vajadzīgas lietas, bet kaut kādas ikdienas lietas varētu droši vien notikt arī bez 14 uzraugošām institūcijām. Paldies! Vai mums ir kāds jautājums, kas ir radies? Mums ir 2 jautājumi, mums ir 3 jautājumi. Es jums teikšu godīgi, es nezinu, kā tas notiek, kā jūs viņus tagad uzdosiet. Varbūt mums ir tas klucis, ko mētāja apkārt, kurā ir mikrofons. Klucis mums nav. Kaut kur bija megafons. Reko Armīns paņems miķi. Tur bija kundzei jautājums. Lūdzu, tikai pasakiet, kam prasāt. Labdien! Esmu Sandra un pārstāvu Līgatnes kopienu. Un jautājums ir Briškina kungam. Augšlīgatnē gar šoseju A2, Vidzemes šoseju, ir izbūvēts velogājēju ceļš. Ieriķos arī ir izbūvēts šāds gājēju ceļš. Gribam jautāt, kad šie 2 ceļi tiks savienoti? Tie ir kaut kādi 9 kilometri. Mēs iedzīvotāji satiksmes ministrijai jau kādus 4 gadus rakstam vēstules ar 700 iedzīvotāju parakstiem un gribam kaut kad arī sagaidīt rezultātu. Pēc 10 gadiem man būs 70 pāri. Es noteikti gribēšu staigāt pa šo veloceļu. Vai es varu sagaidīt, ka šāds veloceļš būs gar šoseju A2? Es no galas nepateikšu, vai tieši konkrētais savienojušais posms šobrīd ir ielikts veloceļu kartē. Skaidrs, ka veloceļiem ir liela prioritāte. Tikko tepat Cēsīs atklājām ļoti līdzīgā kontekstā. Bija velo un gājēju ceļš Līvu ciemā un tā daļa, kas bija uz Cēsu pilsētu. Un attiecīgi sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai Latvijas valsts ceļiem, tika izveidots šis starpposms. Ja tas konteksts ir līdzīgs, un tas ir, protams, valsts ceļu kompetencē to atjaunot, es pieņemu, es nevaru faktoloģiski apgalvot, vienkārši precīzi nezinu. Visticamāk, viņš ir iekļauts kopējā programmā, varam pat pēc diskusijas aprunāties, es noskaidrošu precīzi, vai tas posms ir iekļauts prioritātēs. Bet veloceļiem kā tādiem un vispār mēs tūlītās virzīsimies satiksmes drošības diskusiju, kur neaizsargātāko satiksmes dalībnieku aizsardzība šādā nodalītā gājēju un velo infrastruktūrā ir viena no top prioritātēm. Es domāju, ka vairāk 100 kilometru veloceļu Latvijā tiks izveidot līdz 35. gadam, tā skaitā savienojot arī tās pašas dzelzceļa stacijas. Tie, kas ir bijuši Utrehtas dzelzceļa stacijā vai Kopenhāgenā vai Amsterdamā, kur ir viss šīs velo novietnes zem ūdeņa, jūs redzat, kāda ir šī intermodalitāte starp velo un citiem transporta veidiem. Un tāpēc nīderlandiešu un dāņu jauniešiem nemaz nevajag to mašīnu, jo perfekti strādā sabiedriskā transporta sistēma. Un es to noteikti atbalstu. Es atbalstu šādu veidu drošu, vidē draudzīgu, veselībai labvēlīgu. Tāpēc jau dāņiem un nīderlandiešiem tradicionāli ir viena no labākajiem sabiedriskās veselības rādītājiem. Pat tad, kad mēs koriģējam atbilstoši ienākumu līmeņiem, arī tad viņi ir priekšā, jo viņiem visu laiku ir šī aerobā slodze no braukšanas ar velo un iešanas ar kājām. Paldies. Mums bija arī šajā pusē vēl jautājumi. Man šķiet, ka tev ir jāatskrien. Es tev atnākšu pretī un vienkārši iedošu mikrofonu.
Patiesībā man ir tikai komentārs par zaļo domāšanu. Mēs runājam par ļoti globālām lietām, bet vēlns slēpjas detaļās. Un patiesībā man kā velobraucējiem ir svarīgi, lai jaunos ceļus pie apmalītes viņus uztaisa vienā līmenī. Man ir svarīgi, lai manam darba devējam man katru reizi nav jālūdzās, lai pie remontiem uztaisa dušas, jo es tiešām negribu visu dienu staigāt kā darba ņēmējs smirdīga. Un es gribētu mazliet oponēt, ka mugurkauls Latvijā šobrīd nav dzelzceļš, bet ir autobus. Paņemsim to pašu Šveices piemēru, kur autobusiem aizmugurē ir parastie velo turētāji, kur vienkārši uzliek virsū, tu brauc, cik tu gribi, izkāp un ātri paņem savu riteni un brauc tālāk, kur tu gribi. Tās ir tādas mazi solīši, bet kas uzlabotu šo te vēlmi braukt ar velosipēdu, iet ar kājām. Protams, visi instruktūri, mums ir ļoti daudz problēmas, bet aicinu arī domāt par tiem maziem soļiem, ko mēs varam darīt ikdienā. Paldies! Paldies, vai mums ir kāda replika viestur? Jā, par tām mazajām detaļām runājot, tur vismaz ir progress tiešām pēdējos 10 gados, jo mēs esam sākuši iemācīties veidot veloceļus bez apmalēm. Mēs pie katras iebrauktuves netaisam šos amerikāņu kalniņus un infrastruktūras ziņā vismaz plānojot, mēs esam kļuvuši gudrāki. Un arī tās rekomendācijas, ko jūs minat gan par dušām, gan to, kā, teiksim, dzīvokļu mājas tiek veidotas, tur tajā jau plānošanas sadaļā mēs esam diezgan gājuši uz priekšu, tikai kamēr viss tas nonāks līdz tiešām, kā, nezinu, varēs no Carnikavas līdz Rīgai aizbraukt bez nevienas apmalītes un iebraucot Rīgā arī līdz centram tikt bez apmalēm, bez ļoti šaurām vietām. Tas tiešām ir saistīts tad ar jau diezgan lielu infrastruktūras apjomu. Tie ir 11 kilometri un tam, diemžēl, vajadzīgs laiks. Jā. Infrastruktūra mainās diezgan lēni. Tur ir jautājums un tur ir arī mikrofons. Labdien, cienījamie runātāji un klausītāji. Jautājums būs Briškana kungam. Mans sauc Guntis. Un jautājums sekojošā, cik mūsu satiksme ir gatava elektrības pārāvumiem? Ja jau runājam par jauniem Vivi vai šiem te visiem tādiem satiksmes organizācijas lietām, cik ļoti uz attiecīgiem tātad elektrības pārāvumiem jūsuprāt mēs esam sagatavoti un kāds spētu atspēkoties uz iedzīvotāju mobilitāti uz šādiem te notikumiem? Paldies! Jā, paldies, Gunti. Ļoti svarīgs jautājums, jo mēs šo ļoti labi pieredzējām pagājušā rudens vētrās, kad Saukrastos bija visi šie elektropārāvumi. Un tur no satiksmes nozares perspektīvas tas ir stāsts gan par elektrovilcienu satiksmi, gan par sakaru infrastruktūras nepārtrauktību. Skaidrs, ka sakaru operatoriem ir zināmi nosacījumi, kā jānodrošina sakaru nepārtrauktība ar ģeneratoriem tā tālāk. Bet ja ir pārrautas maģistrālas elektrolīnijas, tad skaidrs, ka, ja tas ilgst 3-4 dienas, kā tās konkrētās vētras kontekstā, tad, protams, tas ir tāds ļoti nozīmīgs stresa tests sistēmā, ko mēs vismaz šajā gadījumā neizturējām. Un tas ļoti labi arī iezīmēja. Protams, bija arī koki sakrituši, ne tikai elektrolīnija pārāvumi, tas, protams, nozīmēja arī būtisks pārāvums vilcienu kustībā. Skaidrs, ka tas lika arī mums, jo tas jau nav tikai pasažieru vilciens, kur vilciens brauc un nevar tālāk braukt, tāpēc, ka tur koks ir nokrits. Tas ir infrastruktūras pārvaldītājs, Latvijas dzelzceļš šajā gadījumā. Jautājums par mūsu spēju operatīvi likvidēt šāda veida postījumu sekas, lai atjaunotu satiksmi. Ja mēs skatāmies, šeit bija vairāk varbūt sadzīvisks tas gadījums, bet ja mēs runājam arī par noturību kādu militāru sāsinājumu gadījumā, kur mums ir pilnīgi kritiski nepieciešamība nodrošināt, lai transporta sistēma funkcionē, sakara nepārtrauktība būtu, tad šis ir tas stresa tests, ko labāk izmantot miera laikos, lai mēs būtu gatavi arī jebkādiem scenārijiem. Un tā ir tā nozares noturība, jeb resilience, kā mēs spējam stāties pretī šāda veida situācijām. Un turpinoties klimata pārmaiņām, skaidrs, ka šāda veida arī klimatiski apstākļi arvien biežāk radīs šādus, vienalga, vai tā būtu aplūšana vai paaugstināts vējš, vai kas cits, kas var radīt traucējumus gan elektrosistēmā, gan pašā infrastruktūrā. Līdz galam gatavi neesam. Noteikti nepilnīgi. Tas ir virziens, kurā ir jāinvestē.
Tā izskaitā energosistēmas noturībā, ņemot vērā, ka daļa no mūsu arī nozares 2035 vīzijas ir tas, ka nozarē elektrības pieprasījums pieaugs. Mēs vēlamies vēl elektrificēt papildu dzelzceļa līnijas. Es ļoti ceru nākotnē pirkt vairāk elektrovilcienus. Mums jau nepietiks ar tiem 32, kas mums līdz šī gada beigām būs piegādāti. Mums arī ir šobrīd neelektrificētā zona, kura būtu jāpagarina kā elektrificēta. Mums ir jāinvestē vieglā autotransporta uzlādes staciju infrastruktūrā, smagā autotransporta uzlādes infrastruktūrā. Mēs paskatāmies Norvēģijā, katra otrā mašīna tiek pirkta elektromašīna, tāpēc, ka tur ir šī infrastruktūra pieejama. Vai mēs to varam izdarīt līdz 2035. gadam? Nu, laba ambīcija, bet šeit ir jāstrādā kopā gan satiksmes nozarē, gan enerģētikas nozarē. Mēs, piemēram, viena no idejām, ko mēs apsveram, varbūt, ka Latvijas dzelzceļam nav jāpārvalda sava elektrosadale. Šobrīd Latvijas dzelzceļš ir viens no 10 elektrosadales operatoriem. Sadales tīkls, protams, ir vislielākais ar 95+ tirgus daļu, bet sadales tīklam vai kādam citam nozares spēlētājiem noteikti ir vairāk kompetences šāda veida elektrosistēmas uzturēšanā. Varbūt, ka veids, kā mēs varam optimizēt arī transporta pārvaldību, ir nodot šīs sistēmas pārvaldīšanu tur, kur ir labākas zināšanas. Paldies! Vairāk jautājumu mēs nevaram paņemt. Mums ir jādodas uz otro diskusijas bloku. Paldies Rudolfam un Viesturam. Noteikti uzplaudējam. Paldies jums. Un mēs veicam mazu runātāju nomaiņu. Kaspars Briškens paliek kopā ar mums līdz diskusijas beigām. Un mēs ķersimies pie otrās diskusijas daļas, ko tagad es arī ievadīšu. Mēs koncentrēsimies uz satiksmes drošību. Nākamajā blokā nesenie traģiskie notikumi uz Liepājas šosejas, protams, ir raisījuši plašas diskusijas un pārdomas par to, kāda loma drošības nodrošināšanā ir infrastruktūrai, un kāda loma ir mums pašiem, satiksmes dalībniekiem, mūsu lēmumiem un paradumiem. Un runāsim par to, kā drošību uz Latvijas ceļiem uzlabot, vai jākoncentrējas uz pātagas vai burkānu risinājumiem, vai jāceļ sodi, vai jādara vēl kas cits. Un tātad savā starpā diskutēs 3 runātāji. Ceļu satiksmes drošības direkcijas statistikas datu apstrādes vadītājs Rīgas Tehniskās universitātes docents Juris Kreitsbergs. Sveiks, Jurij! Labdien! Kā tu atbrauci uz Lampu, ar kādu transporta veidu? Mēs vienkārši te runājām pirms tam. Pēdējā jūdz ar kājām, kā jau tas šeit pienākās. Jā. Un citādāk dīzeļa automobilis tāds liederīgs. 2 cilvēki vienā automobilī. Tas būtu tieši mans nākamais jautājums. Jā. Paldies. Tāpat mums pievienojies arī ārsts, rezidents, traumatologs, ortopēds Kristiāns Alpes. Sveiks, Kristiāni. Labdien. Kā tu atbrauci? Ar automašīnu. Ar automašīnu? Viens pats? Viens pats. Nav, nebūs ieskaitīts. Šajā reizē mēģināsim nākamajā lampā. Atpakaļ ceļā, jā. Jā, vai atpakaļ ceļā. Man vajag, un Kaspars Briškens arī joprojām šeit, un to, kā viņš atbrauc, mēs zinām un vērtējumu vēl izdomāsim. Es sākšu uzreiz ar statistiku. Es tīži tā tik tuvu tam ekrānam neredzu, es ceru, ka jūs kaut ko redzat. Bet tā tad ir bojā gājušo skaits uz 1 miljonu iedzīvotāju. 2013. gads, 2023. gads, 10 gadi starpā. Rozā stabiņš ir 23. gads, tumšais ir 13. gads. Kaut kāda uzlabojuma neliela tur izskatās, bet mēs esam tajā grafika galā, kurā es pieņemu, ka mēs negribam būt. Un mans pirmais jautājums uzreiz ir Jurim. Kādas ceļu satiksmes drošības ziņā ir galvenās atšķirības starp Latviju un citām Eiropas valstīm? Un kādi ir galvenie iemesli situācijai, kuru mēs redzam ekrānā? Runājot par visādiem šādiem grafikiem, ar kuriem daudz iznāk strādāt, īstenībā tur var visāds brīnums saskatīt. Ja paskatīt dažus gadus atpakaļ, tad Latvijā bija vislabākais, vislielākais samazinājums bojāgājušajos skaitā uz ceļa. Tas ir
vienkārši, ja salīdzina ar 91. gadu, kad mums bija tuvu 1000 cilvēku, un tad mēs tur tā kā samazinājām, un tad bijām tie labie. Ja? Bet īstenībā šeit nav runa ne par to, samazināt ir labi, bet tas, kas patiesi interesē, ir katrs cilvēks, kas iet bojā, nevis tas cibariņš. Un tas īstenībā attiecas arī Eiropas kontekstā. Bieži sanāk tikties ar kolēģiem Eiropā par šiem jautājumiem, un tur nevienā vietā nav runa par sacensību, kuram vairāk, kuram mazāk. Tieši otrādi redz, kā Bulgāri šobrīd ir tā kā tajā saraksts galā, un ar viņiem runās stāsts, saka, brauciet pie mums, skatieties, satiksmes drošībā, atšķirībā no industrijas drīkst kopēt jebkuru jaunievedumu. Tātad pat aicina kopēt, un tāda ir tā sadarbības starp Eiropas valstīm. Skatieties, kas ir pie mums, skatieties, ko variet darīt, ieviesiet, un pēc tam redzat rezultātu. Tā kā, protams, piekrītu tai daļai, ka mēs esam ļoti tālu no tā stāvokļa, ko vēlētos. Tas ir par tiem grafikiem, bet kāpēc mēs esam tava atklāšanas runa? Kāpēc mēs esam tajā sliktajā galā? Vai tu vari pāris konkrētas lietas pateikt? Ko mēs nemākam? Nav jau vienmēr var skatīties, ko mēs nemākam, vai ko citi māk, vai ko mēs nevēlamies. Eiropā jau no 21. gada ir tāds kopējs projekts, kas jēdziens par satiksmes drošības indikātoru. Šis te, ko jūs rādiet, ir kāds ir tas gala rezultāts. Indikātori ir tie, kas runā, kāpēc tad tā ir. Un šobrīd arī turpinās projekts arī ar jauniem rādītājiem. Ko mēs varam redzēt? Mēs varam redzēt, ka tas, kas diemžēl cilvēki pie mums ļoti daudzi cilvēki pie jums neatzīst, ka ātrums tiešām ir problēma, un ātruma ievērošanā mēs esam pašā otrā galā, teiksim, pieklājīgāk. Un vienkārši cilvēki to neuztver kā problēmu. Drošības jostas lietošana, pagājušā gadā beidzot mērījumus, īpaši kravas automobiļu autobusu, mēs runājam, bija negadījumi par autobusu pasažieriem, bet skatoties, cik autobusu šoferi nelieto. Un arī šogad ir bijuši negadījumi, kur bojā iet cilvēks kravas automobilī, kur ir sajūta, ka viens no ļoti būtiskiem iemesliem ir jostas nelietošana. Tā kā, daudz kas ir mūsos pašos. Protams, ir lietas, ko var darīt visi kopā, bet arī katrā no mums individuāli, kas piedalās satiksmē. Par to, kā to ātrumu samazināt, pie tā mēs noteikti atgriezīsimies šajā diskusijas blokā. Es uzreiz pie Kristiāna gribēju doties ar jautājumu. Skaudri šie dati izskatās, bet lai cik skaudri tie neizskatītos, tie ir cipari, ko mēs redzam šobrīd. Bet tev tie nav cipari, tev tie ir pacienti. Un vai tu vari iezīmēt, netaisam jau baiļu faktoru tagad vai kaut ko, bet vai tu vari iezīmēt, kas ir visbiežākās satiksmes drošības pārkāpumu un negadījumu sekas, ko tev nākas redzēt savā ikdienā? Sekas ar cēloņiem, kas ir absolūti. Traumas lielos vilcienos var dalīt divās daļās. Ir novēršamās un nenovēršamās daļas. Traumas, kā mēs viņus gūstam. Ceļu satiksmē, es domāju, 75% ir novēršamas traumas. Viens elementārs jautājums, kas ir medicīnas kartiņu izdošana cilvēkiem, kuri nedrīkst vadīt automašīnas, ja mēs, līdz mēs nonākam līdz ceļam. Bet tās sekas, ko mēs redzam, tas ir cilvēki sevi sakropļo, aptur zināmu izdzēšanu, noņem savu zināmu laika posmu, tikai tāpēc, ka viņi nav izglītoti, viņiem nav šīs te baļas sajūtas par to. Kāpēc? Pieejams ir ļoti daudz kas. Mēs varam ļoti daudz ko pamēģināt, ir ļoti daudz dažādu skūteri, transporta līdzekļi, pieejamās lietas, bet nav nekāda reāla, nevis tikai teksti CSDD mājaslapās vai tam līdzīgi, bet nav nekādu reālu regulējumu, kas novelk līniju, kurā brīdī mēs sākam domāt par to, kā mēs gribam dzīvot un kā mēs sargājam. Es nevarēju nepieķerties pie tām medicīniskajām kartēm, vai tas vienkārši nebija nonācis manā redzeslokā, vai ir kaut kāda, vai šobrīd ir situācija, ka mēs redzam, ka negadījums izraisa cilvēkam ir nepamatoti izsniegtas, kuriem ir atļauts braukt, un viņi nevajadzētu. Nē, tas nav tas, ko es gribu tagad apgalvot, uz ko nevajag akcentu likt, bet strādājot uzņemšanā, tu redzi, ka ir pacienti, ir cilvēki, tur nav runa arī tikai par alkoholu vai narkotisko vielu lietošanu,
izmetuši, un kāpēc nevarētu vadīt transporta līdzekli. Bet viņa maņas, viņa veselības stāvoklis, vispārējais kognitīvās spējas, viņiem ir totāli jābūt kontraindicētai iespēja vadīt transporta līdzekli. Bet viņš piedalās satiksmē, viņš izraisa negadījumu, kurā vēl ir 3 cietušās automašīnas, no kurām viens varbūt gājis bojā, un 2 ārstēja slimnīcā līdz pusgadam. Un ļoti klišejs ir tas, ka bieži vien tas vaininieks izrakstās pirmais. Aiziet mājās. Un tur ir milzīgs jautājums. Tas ir globāls jautājums. Tas nav varbūt tagad vienā tādā īsā diskusijā izrunājums, bet tiešām uz skūteristiem skatoties, man žēl viņus ir. Man ir žēl visus kaut kādā. Es negribu tagad aizsīt antireklāmu. Es saprotu, ka tas ir ērti un tas ir forši un tā, bet skūteris jau nav vainīgs pie tā, ko cilvēks ar viņu dara. Arī ierocis jau nav slikts jautājums, kā tu viņu pielieta, vai tu medībās, vai tu uzbrukumā. Un tas, ka cilvēki nepadomā par to, cik ļoti viegliprātīgu rīcību solis parot, var tik ļoti nodarīt sev pāri ar ļoti tāli izrietošām sakām. Izskatījās, ka Jurim ir replika. Ne? Es esmu par velosipēdiem. Nekāda skūtera. Viņš ceļ augšā ātrumu, viņam ir īsa garena bāze, mazākas bremzēšanas iespējas, smagāki negadījumi salīdzinot, ļoti salīdzinām ar mopēdu negadījumiem. Protams, ir vietas, kur šie elektroskrējriteņi ir ļoti labi, un cilvēki. Labā ziņa ir tā, ka statistika šogad ir jau pagājusi uz leju. Cilvēki, acīm redzot, ir iemācījušies tie, kas lieto viņus. Bet tas manā skatā tas nav nākotnes. Vismaz šādā izpildījumā, kāds viņš ir šobrīd, tur ar maziem riteņiem, bez amortizācijas un paīsu garenbāzi. Uz vienu velosipēdu ir apmēram 15 veloskūteru traumas. Sadzīviski. Vienādā smagā. Paturpinot par tiem elektroskrējriteņiem, Kaspar, vai tu redzi tiem vietu 2035. gadā pilsētā? Izklausās, ka Juris īsti neredz. Mēs tā varam ar smaidu par viņiem runāt, bet viņi ir visās malās. Es noteikti arī priekšroku dodu velo. Tas var būt arī velo ar elektropiedziņu. Stokholmā ļoti labi darbojās līdz brīdim, kad tur konstatēja defektu, tagad viņi labo, bet kopumā ļoti labi darbojās tie elektropiedziņas velo, kas līdz ar to var nosakt garāku distanci, protams, arī nosacījumi par ķiveru lietošanu un tā tālāk. Bet tas, kas jau šeit iezīmējās diskusijā, ir tas, ka atkal politiķi nereti mēģina primitivizēt šo ļoti sarežģīto problēmu. Bet mēs redzam, ka satiksmes drošība, tas nav tikai ātrums, tas nav tikai vadītāja iemaņas, tā nav tikai vadītāja veselība, tas nav tikai transporta līdzekļu stāvoklis, tā nav tikai mūsu nereti toksiskā braukšanas kultūra un vidējais ātrums, kas ir augstāks nekā vidēja Eiropas Savienībā. 29% pēc Kreiberga kunga veiktajiem pētījumiem, 29% Latvijas vadītāji ievēro braukšanas ātrumu. Vairāk nekā 2/3 neievēro. 15% pie 90 pārsniedz par 15 km/h šo ātrumu. Skaidrs, ka ātrumam ir tieši korelācija. Varbūt tas nav vienmēr tas galvenais un izšķirošais faktors, bet viņš noteikti ir faktors avārijas smagumā. Un tad ir tas +10 jau neskaitās. Tāpēc, ka tur ir tikai brīdinājums, radars brīdinājumu jums neatsūtīs, un līdz ar to tajā pelēkajā zonā statistikā pazūd sistemātiska ātruma pārkāpšana. Bet, es negribu uzlikt pārāk lielu akcentu uz ātrumu, jo ir arī citi faktori. Ir, protams, sodu politikas piemērošana, tā skaitā ar tehniskajiem līdzekļiem. Tāpēc mēs gribam trīskāršot tos video ātruma radars. Ir ceļu infrastruktūra. Ne tikai visu pārveidot par 2x2 highwayiem, ja kādam ir tie 10 miljardi uz priekšu uztaisīsim, bet ir jādomā arī par to, kā esošo ceļu infrastruktūru, kā novērst uz galvenajiem autoceļiem tos kreisos pagriezienus. Katrs noņemtais kreisais pagrieziens ir trieciens kādai apkaimē, kas šo kreiso pagriezienu izmanto. Un līdz ar to tas ir politiski sensitīvi. Mūsu politiķi, diemžēl, nav slaveni ar to, ka viņi ir gatavi pieņemt nepopulārus lēmumus. Tie paši, teiksim, mazajā diapazonā, nosacīt mazajā, jo viņam ir tieši ietekmes sistēmas video ātrumu no 1 līdz 10 pārkāpumu. Šobrīd 50 ir 63, 90 ir 111, jo pēc tam tas nākamais sots arī ir 10 eiro. Katrā ziņā ir normalizēts tas, ka braukt virs 90 ir ok. Un savukārt tie, kas brauc uz 90, tie tiek stigmatizēti, tie tiek uzskatīti par lēnējiem braucējiem, kuri vēl ir atbildīgi par to, ka kādam, kurš skrien, ir viņš jāapdzen. No tādas perspektīvas skatoties, ir jāsaprot, ka satiksmes drošība ir ārkārtīgi kompleksa sistēma, un tas, ko mēs varam darīt, nevis politiķi pieņem šos lēmumus
atbilstoši savai izpratnē par to, vai tas ir populāri vai nepopulāri, bet mēs lasām profesoru Kreitsberga pētījumus, kas pārbauda hipotēzes, kas jau iepriekš starptautiskajos pētījumos ir pierādīts, apstiprina viņas Latvijā un tad datos balstīt pieņemam šos lēmumus. Tie lēmumi tiks pieņemti, vienkārši nevis lasām pētījumus. Es viņus virzīšu, bet man ir jādabū saimā vairākums, lai attiecīgi konkrētajos likumos veikt izmaiņas. Divreiz esmu mēģinājis, divreiz nav izdevies. Nu, tagad, paldies Rīgas Tehniskajai universitātei, Transporta sakara institūtam, man ir vesela amunīcija ar pētījumiem, ar Latvijā pārbaudītiem datiem, kas apstiprina tās pašas hipotēzes, ko mēs jau iepriekš paudām. Iesim šobrīd ar šādu materiālu, jo mēs sabiedrībā vairāk par to runāsim, jo mēs vairāk stigmatizēsim agresīvos braucējus, nevis tos, kas brauc atļautajā diapazonā, jo es domāju, arī lielāka politiska vilkme būs šos lēmumus pieņemt. Juri, ko darām? Ceļam sodus vai labākas ielas būvējam? Es domāju, katrs no mums, kas šeit ir, nav citādāks, ka mēs labprāt gribētu, lai kāds mums tās labos ceļus uzbūvētu, vai ne? Bet tas vecais jautājums jau bija, vai tur ir divi varianti, vai nu kāds dod daudz naudas, vai kāds ļoti lēti būvē kvalitīvi, un abas divas ir grūti dabūt. Tā kā jūs sākumā sākāt ar to, ar ko mēs atbraucām. Nu, jābrauc reizēm ir ar automobili, kaut vai pabraucot tur 90, paskatīties, kas tur notiek. Ja? Un tieši to, ko tikko pieminēja, arī redzi, ka tu tāds rāpotājs sanāca lielā mērā un cilvēkiem traucē pārvietoties. Bet ceļiem, protams, jā, ir tā... Visi zina tendences, tas nav nekas jauns, kad cenšas izveidot ceļus ar nodalītiem pretējām plūsmām. Retāk pievērš uzmanību tam, ka Skandināvi uz tiem ceļiem, kur nav nodalīts pretējās plūsmas, to nolaiž ātrumu uz 80 km/h un saliek fotoradarus. Un ir tāds ESRA pētījums, ja kādam interesē, ko mēs Latvijā domājām par ceļu satiksmi, tur ir pie 39 valstu pētījums, dashboard pieejams tātad internetā un var redzēt, ko Latvijas cilvēki domā. Un tā ir skaitā par šiem 80 km/h, kas ir uzdots visām 39 valstīm. Latvija domāja viss sliktāk. Mums tas galīgi nedara. Jā, kas par... Es pavisam vienu īsu repliku. Ar šo es, protams, negribu stigmatizēt arī autopārvadājumus. Nu, šobrīd, jā, tie, kas atbrauc uz ar auto šeit ir melnajā sarakstā, bet kopumā... Jūs drīkstat arī ar tiem braukt prom, ar tiem, ko jūs atbraucat. Paldies. Bet kopā ar komandu, tā kā mazliet ekoloģiskāk. Bet jebkurš, kam ir bērni, ļoti labi saprot, ka pašreizējā situācijā ar pašreizējo sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitāti, lai bērns aizvest uz dārziņu, uz skolu, uz pulciņiem pie ārsta, ģimene iztikt bez auto pašreizējos apstākļos un principā nevar. Ja var atļauties, tad ģimenei noteikti būs auto. Cita lieta ir, ka jaunieši arvien mazāk izvēlās auto, jo parādās šīs alternatīvas. Tajās valstīs, kur ir ļoti labi attīstīts sabiedriskais transports, jaunieši daudz retāk izvēlās savu personīgo auto, kurš 99% savu laiku stāv kaut kur parkingā, par ko ir jāmaksā par apdrošināšanu, par uzturēšanu un tā tālāk, par degvielu un viss pārējais. Tā kā, te jau loģika kaut kāda veidojās, bet katram tam elementam transporta sistēmā ir nozīme. Jautājums ir, kā mēs cīnāmies pret tiem, kas nihilistiski izturās pret mūsu visu kopējo drošību un rupji pārkāp noteikumus, gan tāpēc, ka likumdošana vāja, gan tāpēc, ka ir neizbēgamības sajūta. Teiksim, ir sajūta, ka to sods jau neviens tāpat nepiefiksēs. Arī tad, kad tas radars tev nevar atsūtīt brīdinājumu pārkāpumos līdz 63. Mums bija šīs vairākas asiņainās dienas uz Liepājas šosejas, un vai Kaspar, tu vari iezīmēt, kā mēs uz to reaģējam un kādi konkrēti pasākumi plānojas tuvākajā nākotnē? Kas tiek bīdīts satiksmes drošības jomā šobrīd? Jā, protams, ka ļoti traģiski un savā ziņā laika ziņā koncentrēti notikumi. Liepājas šoseja jau izsenis ir ar paaugstinātu bīstamības profilu, visi šie līkumi un kalnainums. Protams, tur ir 1+1 josla. Tas, ko mēs noteikti darām, jau esam sākuši, mēs savulaik vienojāmies arī Ceļu satiksmes drošības padomē, ka virzīsimies uz smago negadījumu, kuros ir bojā gājušie vai smagi ievainotie, detalizēta auditēšana, lai beidzot saprastu,
kas ir visi tie faktori, kas ir noveduši pie konkrētā negadījuma. Iepriekš, un mums pie tā vēl jāstrādā, bet vismaz Ceļu satiksmes drošības direkcija ir vērsusies jau valsts policijā, mēs strādājam ar iekšlietu un tieslietu ministrijām, lai to atrisinātu, kā apstākļos, kad šādā smagā negadījumā neizbēgam pēc tam ir arī krimināla lieta, kuras ietvaros tiek noslepenot visi ar šo avāriju saistītie dati un dokumenti, kā viņus tomēr nodot pētniekiem, lai varētu nekavējoties izdarīt secinājumus. Kas tad ir šie faktori? Vai tas ir ātrums, iemaņas, nodilušas riepas, infrastruktūra, ceļu segums vai vienkārši rupja braukšanas pārkāpšana vai braukšana dzērumā? Tas ir jau uzsākts šobrīd. Otrs ir šim konkrētajam ceļu posmam arī tiks veikts, jau šobrīd ir uzsākts, līdz mēneša beigām ir jāpabeidz padziļināts audits tieši par šo konkrēto posmu. Un ja no tā izrietēs secinājumi, ka ir nepieciešama kaut kāda nekavējoša uzlabojuma, mēs noteikti to darīsim. Kristiāna, vai tev ir kas? Kāds ir tavs vērtējums par šiem soļiem pēc tā, kas notika uz Liepājas šosejas? Tas, ka tas notika īsā laikā, tik intensīvi, tā, domāju, zināmā mērā likumsakarība. Ja? Jo, ja tas notiktu pirmdien Latgalē, otrdien Vidzemē, trešdien Zemgalē, ceturtdien Kurzemē, tad nebūtu tāda uzmanība. Ja? Bet noteikti, es tikko pieminēju 4 negadījumus dažādos novados, notiek 2 vienā vietā, tad uzreiz tur ir sistēmiska kļūda, vai 3, okay. Es domāju, ka te ir jādomā, cilvēkiem ir te nav runa par sodiem, te nav runa par radariem. Tas ir, tas tā nestrādā. Tevi var filmēt, tas radars, viņš kaut kur tevi nenofilmēs. Te ir jautājums, kas tev ir prātā un kā tu brauc. Un te ir jārunā ar cilvēkiem par tām sakām. Ir jāstrādā CSDD. Ļoti dažas bijušas ļoti efektīvas foršas kampaņas. Jūs redzat, kampaņā vēl nonāksim. Ok, labi. Bet ir jārāda, ko tie paši negadījumos cietušie. Ar viņiem ir kaut kā anonimizēti, bet jāmēģina veidot interviju sistemātiski. Es kādreiz braucu ar motociklu, tagad pēdējā laikā man piedzima meitas, tad mocim diezgan tādu uzliku off, ja? Nokāp nost. Es regulāri sākot sezonu apskatījos krašus. Kāpēc tu mazliet apzinies? It kā tu jūties baigi forši, tur moci brauc, man jau tur stāšu tāds un tāds. Es varu tu baiļu slieksni. Bet tev ir svarīgi saprast, viena kļūda un tu esi kļūdies. Un tā kļūda var reizē nebeigties putekļu noslaucīšanu no ceļgaliem. Ir pilnīgi citādāk. Un tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, pat kaut kādā ziņā, varbūt viņam to bailu vajag, es nezinu, vai to asinsgaršu saprast, ka tās vienā brīdī tās var būt tavas. Ir jādomā. Jo te nav runa par to, ka mēs mazliet ātrumu pārkāpjam. Kurš nepārkāpja ātrumu no klāt esošajiem? Jautājums ir par to, jo Latvijā, es nezinu, kāpēc, ja tas ir kompleks vai tā domāšana, vai kas, regulāri, kaut kā atbraucot, izbraukājot pusi Eiropu, atgriežoties Latvijā, es nemalošu, tāda iekšēja sajūta, tie brauc Latvijā, tu vari bišķiņu uzspiest pedālu un atsprādzēties. Ir tāds iekšējs feelings, godvārds. Tu Vācijā nekad nebrauksi pāri ielai uz benzīnu, tā kā mēram tur, kur mēs redzam salas beigas, ja? Tu nebrauks tik tālu nepiesprādzējies. Latvijā, es nezinu, kas ir radījis to sajūtu, bet man viņi ir. Iebrauc Latvijā, tev liekas, tu bišķiņu uzspied un atsprādzējies. Juri, kāpēc Kristiānam tā ir? Es tiešām nezinu, varbūt pie reizes vajadzēja arī kaut kur nagu kājā pašam sevi iebāzt. Vai no tā kāds labums rodās? Kāds rodās labums no atsprādzēšanas? Runa par sajūtu. Nē. Runa par to brīvības sajūtu. Pat gribēt, ir tāda ļoti, ļoti nesaprotama kā tāda. Labi, jā. Par ātrumiem īstenībā nevajag, tur ir 2 dažādas lietas. Ir tipveidi jautājums, vai ir kāds, kas nereiz nav pārsniedzis ātrumu, un tad gan ir atbilde, ka nē. Bet tai atbildē ir jābūt, vai mēs ikdienā tēmējam braukt ātrāk nekā atļauj. Un tā ir cita atbilde. Tā kā lielai daļai no mums ir atbilde jā, jo tur tas plus 12, cik vai ne, kā kuram. Bet ja par šiem negadījumiem, es esmu šajā arī negadījuma izpētes grupā, kopā ar kolēģiem strādājam. Un īstenībā jūs teicāt, ka tiešām ir asiņaini un smagi un tādi viņi ir. Bet pašlaik tiešām izskatās, ka katrs ir citādāks. Tur nav vienāda šāda. Mēs patiesi vēl varam cerēt, ka tas ir, ka tā ir tāda, ir tās zinātne, ko mēs nezinām, mēnešu fāzes vai vēl kas. Bet tas stāsts ir tāds. Šajā gadā mēs vēl joprojām, mums bojā gājušie ir tikai par 1 vairāk. Tas ir daudz, protams, nekā bijis labākajā gadā. Tad mums visiem kopā, kas piedalās satiksmē, ir iespēja arī šogad novest līdz tādam, lai
lai būtu labāks nekā visi iepriekšējie. Mēs neatpaliekam daudz no tā. Tātad nevajag šobrīd sevi tā teikt, tagad esam slikti, nu tad neko darīt, braucam kā ir. Mums ir iespēja vēl, mums, diemžēl, 52 cilvēki ir tie, kas šobrīd ir sarakstā, bet tas saraksts skaits var mainīties arī dēļ tā, ka, diemžēl, vēl var daži nomirt, kas ir smagi cietuši, bet mums ir iespēja arī šajā gadā būt vēl ar mazāku skaitu nekā bija vēsturiski pēdējos 30-50 gados. Kasparam noteikti ir īsa replika. Nu, atkal par to pašu ātrumu. Ja mēs vēlamies trīskāršot vidēja ātruma radarus, nu tad kāpēc mēs tam radaram iedodam to 10 km virs diapazonu, kurā viņš nesūta sodus? Es pat ietu tālāk. Es atbalstītu Somijas un Zviedrijas un Ziemeļvalstu pieeju, ka šāda veida sodiem jābūt pielāgotiem cilvēku ieņēmumiem. Nu, tad, kad Zemgus Girgensona, Buffalo kolēģis, Soma aizsargs Ristolainens, zonā, kurai brauktu 40, uzmina uz 80. Viņš dabūja 120 000 eiro sodu, jo tas tika korelēts ar viņa gada ieņēmumiem. Skaidrs, ka Latvijā nav universālās vispārējās deklarācijas, tikai tad, ja to labprātīgi iesniedz vai valsts amatpersonām obligātā kārtā, bet arī to ir iespējams risināt, kaut vai šo korelāciju pielāgojot mašīnas katalogu vērtībai. Un tajā brīdī cilvēki jau mazliet tomēr sāk domāt. Protams, ka vienmēr būs atsaldētie, kas neatkarīgi no jebkādiem sodiem, īpaši pa vietējiem ceļiem, braukās dzērumā, iemīs iekšā, vienmēr gribēs pierādīt, ka viņš var, ka VRC rallijas ir viņa ikdiena. No tā mēs nevarēsim tik viegli aiziet. Tas ir kopējās braukšanas kultūras. Bet ja mēs tiem radariem, kuros mēs tagad investējam, iedodam tomēr iespēju, līdzīgi kā gandrīz visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tomēr monetāri sodīt jau no pirmā pārkāptā kilometra, tas esmu pilnīgi pārliecināts, mums būs tā kā Rotterdamā uz šosejas. Tur ir 4+4 bānis, vidēja ātruma radars 90 un visas līnijas, izņemot iekšējo, kas ir paredzēta ātrās palīdzības transportam vai policijai, visi brauc vienlaidus. Nekāda apdzīšana, nekāda apsteigšana. Visi vienkārši brauc ar kruīzu kontroli, nedaudz virs 90 un uz tik intensīvas satiksmes šosejas. Tā statistika ir labāka nekā mums uz Liepājas šosejas. Mums ir video jautājums arī šajā diskusijas blokā, pie kura es mēģināšu tūlīt tikt. Un jautājumu uzdos Sigvards. Sigvardam ir 10 gadi, un Sigvards drīkst sākt runāt. Sveiki, mani sauc Sigvards. Man pēc 10 gadiem būs 20 gadi. Vai tad Latvijā būs ceļi, kur varas braukt ar 200 km/h? Vai Latvijā būs ceļi, pa kuriem var braukt ar 200 km/h? Jūri. Mēs gribētu, lai dzelzceļš tā brauktu, bet īsti projektētais ātrums tur tā uz robežas. Bet, gribētu, jā. Bet dzelzceļš, autoceļš, nē. Kaspar? Es politiski neatbalstīju tādas bezlimīta autobāņas, pilnīgi noteikti. Es pilnīgi pievienojos. Ne tikai ar 200, bet ar 250 Rail Baltica 35. gadā vajadzētu braukt. Kristiāna, vai tu gribi autobānu? Ne šeit, ne kvalitātes ziņā, jā, bet ne tādos ātruma limitos. Labi, Sigvardam, kur Sigvards var aizbraukt ar 200 uz 3x3 trasi droši vien viņš var aizbraukt, izmēģināt. Uz biķerniekiem. Uz biķerniekiem viņš var aizbraukt. Bet, jā, uz 200 uzspiest. Vēl gan nē, pēc 10 gadiem labāk. Lai pabrauc ar lidmašīnu, no ātruma nekāda, ir tur tas ātrums lielāks par 200, ja gribās. Lidmašīnā nejūt. Arī tas ir labi, ka nejūt. Nevajag jau jūs, kad atdursies, tad, diemžēl, jūt. Kādu lomu šajā visā tādai cilvēka apziņai par to, kā būt ceļu satiksmes dalībniekam, kas veicina to kopējo drošību, nevis viņu bojā. Kāda loma tur ir izglītībai un piemēram, apmācību kvalitātei, kuru sagatavo autovadītājus? Kā jums šķiet, Jūri? Pilnīgi noteikti ir. Arī šobrīd tiek pārskatīti dažādas regulējums, ja veids, kādā veidā Latvijā apmācīs jaunos autovadītājus. Sākot ar to, šobrīd ir vienkāršākais, reaģējot uz to, ka daudz satiksmes noteikumus iekal no kaut kādām biļetēm. Tas tā ir darīts. Bet tā būtiskā lieta ir, un ja skatās no Skandināvijas, ir nevis satiksmes noteikumu zināšana, bet attieksmes pret ceļu ieaudzināšana un
Tā ir daudz būtiskāk. Un, protams, sarunas noteikums ir jāzina vismaz galvenie punkti. Detaļas nezina lielākā daļa no mums. Un ir tādi jautājumi, kas ir kā ikdienišķi un var prasīt autovadītājiem, un neviens precīzi neatbildēs. Bet attieksmi, vai mēs gribam kopā dzīvi veseli, un ne tikai es, bet arī tas cilvēks, kas iet pāri ielai, ja brauc ar velosipēdu, ka es vēlos arī, lai viņš aizbrauc, tas ir tas, ko mums būtu jāvēlās. Vai īsa replika vēl par šo var būt no kāda? Es tādu piesardzīgi optimistiski skatos uz mūsu jauniešiem. Vismaz tajā laikā, kad es pirms 20 gadiem kārtoju tiesības, tad tomēr bija šī kultūra. Pēc iespējas ātrāk dabūt tiesības, tas ir prestiža jautājums. Nezinu, nopirkt 3. sērijas BMW, pārmetināt izpūtēji un aiziet. Izspiežam uz Siguldas šosejas, cik vien ātri var. Bija tāda veida mentalitāte, un es domāju, daudz no maniem vienaudžiem ir papildinājuši agresīvā braucēja rindas, bet ja es skatos uz šodienas jauniešiem, tad tomēr ir atbildīgāka pieeja. Ne visiem, protams, tā ir statistikas zinātne, bet katrā ziņā, manuprāt, jaunieši pieiet atbildīgāk. Daudz no viņiem pat arī nekārto tiesības, jo tā vajadzība pēc automašīnas varbūt ir mazāka. Bet savulaik, protams, tā mūsu autocentriskā mentalitāte un prestižs, kas ir saistīts ar braukšanu un tiesībām jauniešiem, viņš tur bija. Bet šobrīd noteikti ne tādā intensitātē kā kādreiz. Mums ir jādodas uz priekšu, noskatīsimies, lai mums ir filmiņas pa vidu. Noskatīsimies CSDD jaunākās kampaņas rullīti. Kurš drīkst sākties? Pacelsim! Darām, kā esmu neapvarams, līdz pirmām līkumam, tas koks ir neapvarams. Lai stīklišķīs, lai šīs tavu galvas kausi, vai tiešām kaulainā, tu man dzīvot neatļausi. Ej, brāli, darām! Pāles pie stūras nav brālis, par drošu ceļu, apvecēšanu CSDD. Kristiāna, tu arī pirms tam jau diezgan ātri mūsu diskusijas bloka sākumā iesāki, tātad pieminēji šīs kampaņas, tad tevis arī prasījuši mūsu no jautājumu, vai tavuprāt šīs kampaņas strādā? Varbūt kungiem ir kaut kādi īsti dati galvā, bet kā tev sajūta līmenī, vai tas strādā? Sajūta līmenī viņas strādā, un viņas arī pat, ja ne tik ļoti strādā statistikā, viņas to liek padomāt par kaut ko, par to pašu elementāro telefonu. Tu redzi, ir baigi foršās kampaņas pa telefoniem, tu krustojumā pacēl acis, apskaties, 4 vēl krustojums, ja? Un vismaz 2 no viņiem sēž telefonos, un uzsākot braukt, viņš to telefonu pat nenoliek. Un tā ir arī nenormālākā slimība. Es nezinu, kā viņa izkost, bet tā ir nenormālākā slimība. Telefons pie stūras. Telefons labā ziņa samazinās, tehnoloģijas palīdz, šī ir tāda arī tehnoloģija sala. Jā, pirms 2 gadiem bija katrs 10. pie stūras, kad skatījās. Nevis vispār kādreiz brauc, bet skaties, kurš brauc ar telefonu pie stūras, bija katrs 10. Pagājušajā gadā mērījumos katrs 20. Palīdz šie tehnoloģiskie risinājumi. Atgriežamies pie kampaņām. Kaspar, vai šīs kampaņas strādā? Vai ir kritums pēc kampaņas, vai kāds ir tavs komentārs? Jāprasa pētniekiem, vai tur ir kaut kāda tieša korelācija mērīta un arī tas atgriezniskā saite no braucējiem, kā viņus ietekmē šādas kampaņas. Manuprāt, dzērāju šoferu kampaņas ir bijušas pietiekami vizuāli efektīvas un līdz ar to arī ietekmīgas, bet no kampaņām jau vien nepietiek. Skaidrs, ka tas var ļaut pievērst uzmanību kaut kādam konkrētam jautājumam, braukšana dzērumā, protams, viedierīču lietošana, piesprādzēšanās. Mums Saeimā negāja viegli arī panākt to, lai būtu stingrākas soda sankcijas par bērnu piesprādzēšanu, par bērnu sēdeklīšu lietošanu. Liekas tādas elementāras lietas, bet arī tur, protams, jebkas, kas ir saistīts ar lielāku sodu, politiķim tas ir pilnīgs tabū. Šajā gadījumā to visu saliekot kopā, mums visiem ir jāveido. Kāpēc? Nezinu, neviens populārs negrib būt nepopulārs. Tas ir ārkārtīgi nepopulāri. Es jau to zinu pēc savu piemēru. Jā, tieši tā, bet tas tā īstermiņa pieeja, ka es taču redzu, kas notiek ar visiem priekšlikumiem, ko es virzu. Tā skaitā 3. reizi tagad mēģinot virzīt paaugstināt monetāru sodu tajā 1 līdz 10 diapazonā. Paskatieties, kas notiek sabiedrībā ar šo polarizāciju. Jā, ir ļoti daudz cilvēku, kas šo atbalsta. Un man ir prieks, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, tad, kad sabiedrība saprot, kādas dividendes tas nes, šie vidēja ātruma radari ir precīzi dati, kas parāda, ka tajos posmos, kur ir vidēja ātruma radars,
plūsmas ātrums pazeminās, satiksmes drošība uzlabojās. Nu, kas vēl mums ir vajadzīgs, lai to satiksmi lēninātu un tādējādi vairotu kopīgu atbildību par drošību? Nu, jebkurš Varbūt no mums, kas ir kampaņa. Jūri, ko tu domā par kampaņām? Kampaņas bieži vien attiecina uz līdzīgi iedarbošanās cilvēkiem kā reklāma. Un reklāmas tiešām vienmēr ir jāveido konkrētai auditorijai, uz kuru strādā vairāk, uz kuru mazāk. Nu, ja šis, piemēram, par dzeršanu, uz mani viņš nekā nestrādā, un es īstenībā nezinu, kas tas ir un kāpēc vajadzētu dzert un braukt. Bet tā kā, nevar novērtēt. Bet ir vismaz 2 izcils kampaņas bijušas, tas ir izglābt draugu, neļauj braukt dzērumā, un daudz atcerās klip-klaps frādzējies. Varbūt kādam ir citi, bet tā tad, kāpēc bija šāda reklāma šobrīd? Es noklausījos visus piedāvājumus, kādas kampaņas bija piedāvāts par alkoholu. Un pieeja bija, atkal uzrunāt nedaudz atšķirīgu cilvēku daļu. Ja pagājuši gadu bija runa par loteriju, kas arī ļoti pareizi, tad šogad citādāk. Ja būs nākamās kampaņas, ir jācenšas uzrunāt pirmām kārtām jau galveno mērķa auditoriju, bet arī dažādos veidos, jo uz katru no mums tomēr iedarbojas dažādi. Mums ir, tev vēl... Pavisam viens piemērs. Nākamā nedēļa Latvijā sāksies VRC rallijas. It kā visiem tas asociējās ar baigo ātrumu, jauniešiem patīk, katrs puika grib būt šoferis pie VRC mašīnas, bet saprotam, ka tieši šī Zero Vision parādījās tieši auto sacīkstēs. Formulā 1, VRC, par to daudz arī Aksēno kungs no CSDD runā, ka tas ir tas, ka mums vajag mainīt arī jauniešiem to uztveri, ka ātrums pieder trasei. Un, ja mēs vēlamies sasniegt Vision Zero, tad mēs mācamies no tās ārkārtīgi detalizētās pieejas satiksmes drošībai, kas ir autosportā, un nepārnesam kaut kādas auto sacensības un šādu mentalitāti uz koplietošanas ceļiem. Un tāpēc ļoti daudz arī šādu pasaules zvaigžņu, gan Formula 1, gan VRC, tā skaitā mūsu jaunā zvaigzne Sasks, ļoti iestājās par satiksmes drošību. Ārdieties trasē, neārdieties uz ceļiem. Un es domāju, ka vismaz mūsu jaunieši tajā arvien vairāk ieklausās. Es ceru, ka ieklausīsies arī cilvēki, kuriem ir 10, 20, 30 un vairāk gadu stāžu. Šo diskusijas bloku arī mēs noslēdzam, bet mums vēl ir mazs brītiņš klātienes skatītāju jautājumiem. Vai varētu pacelt rokas tagad visi, kam šķiet, ka viņi varētu kaut ko pajautāt? Jo pagaidām tad mums ir 2 jautājumi priekšā, tur ir 3 un 4, un 4 jau vairs nebūs iespējams. Lūdzu. Sveiki, man sauc Raimonds. Jūs jau nedaudz ieskicējāt skrejriteņus, velosipēdus, un mēs esam tā uz nākotnes salas, zaļā domāšana. Kur jūs redzat, kāda ir loma tieši mikromobilitātei nākotnē pilsētās? Vai tiešām vilciens un mašīnas ir tas rezultāts, kuru mēs gribam pilsētās? Paldies. Es teiktu, ka pēdējās jūdzes areālā mikromobilitāte ir absolūti izšķiroša nozīme. Bet pamēģiniet Zemitāna stacijā Rīgā piebraukt ar velo, atstāt tur savu velo. Nemaz nerunāju par to, ka pagaidām pat Škodā viņi iekšā nevar iedabūt. Nē, protams, ka ja mēs skatāmies uz... Tur arī, ir koplietošanas automašīnu firmas, kur mašīnas tur nevar atstāt. Tur jau nekā īsti nav. Tā ir stacija, kur ir jāiziet cauri betonu džungļiem, lai vispār viņu atrastu. Mēs nerunājam par to, kā viņi vizuāli izskatās un kā viņi nav savienota ar apkārtējo transporta infrastruktūru. Tāpēc es runāju. Ir tas termins par multimodalitāti, kas ir visu transporta veidu, kaut kāda loģiska saikne. Tā skaitā izmantojot vienotu biļeti, mobilitāti kā pakalpojums, risinājums. Somija bija viena no pirmajām valstīm, tur gan tas oriģinālais uzņēmums tagad nobankrotējis, bet tas koncepts kā tāds, ka tu vienotā pakalpojumā, par ko tu maksā fiksētu summu, saņem visus šos pakalpojumus, pieeju velo, arī skūteriem, bet labāk velo, sabiedriskiem transportam, 2 dienām īres mašīnas, aptverot visas savas mēneša mobilitātes vajadzības, un tu samaksā fiksētu summu. Es domāju, ka 10 gados mēs virzīsimies arī uz šādu sistēmu, un, protams, ka tur visas tās kritiskās komponentes būs pārstāvētas. Tālu satiksme ar vilcienu, ar lidmašīnu, tuvāk satiksme ar sabiedrisko transportu, piepilsētas vilcienu, mikromobilitāte ar velo, kājām, skūteriem un tam līdzīgi. Paldies! Nākamais jautājums. Laikam neskan mikrofons. Pamēģinu vēlreiz.
Pavisam ātri gan replika, gan arī jautājums beigās. Mēs runājam par to, ka jūs gribat izskaust agresivitāti kā ātrumu, bet patiesībā ir jautājums par adekvāto ātrumu arī Latvijā. Par tām sajūtām iebraucot, es pēdējo 10 gadu laikā vairāk nekā 30,000 kilometrus pa Eiropu nobraukājis ar mašīnu personīgi. Līdz ar to man ir tā sajūta, ka es iebraucu tiešām aizvēsturē. Arī paskatoties to pašu Igauniju un Lietuvu, mēs varam salīdzināt. Un mēs šobrīd gribam vēl panākt to, ka mēs atkāpjamies un adekvāts ātrums. Bieži vien nav saprotams, kāpēc viņš tiek samazināts, jo viens piemērs. Pagājušo nedēļu mana kolēģe nokārtoja CSDD eksāmenu. Viņa atnāca uz darbu un viņa teica, kā man paveicās. Man izlaida vienu apli pa A7, tās bija 15-20 minūtes, un es nokārtoju eksāmenu. Es ļoti atvainojos. Ir jābūt noteiktiem, stingriem rādītājiem, kuriem vispār tās tiesības dod. Sākam varbūt nevis ar sekām, bet sākam ar iemesliem. Un ja mēs runājam par autovadītājiem, tad pirmais noteikums ir skatīties, kā mēs dodam un vai viņiem ir iemaņas. Un tikai tad varbūt samazinam neadekvāti ātrumus kā sekas. Paldies, un jautājums varbūt ir par to, vai tiešām mēs nevaram domāt par iemesliem un eksāmenus, tad atbilstoši arī viņus eksaminēt. Un jautājums tātad Jurim un CSDD. Es gribētu teikt, netipisks gadījums īstenībā šobrīd Latvija salīdzina ar citiem. Ja to, ko sauc par teorētisko daļu, jeb satiksmes noteikumu daļu, mums ļoti daudz nokārto, tad šo braukšanas eksāmenu nokārto maz, ļoti maz. Un tas jautājums, kas pašlaik ir pacelts, kā vienādot prasības, lai tiešām varbūt pārliecinātos arī, ka nav tā, ka kāds nenokārto, kuram varbūt būtu bijis jānokārto. Un šī situācija, ko jūs pieminējāt, es nezinu, man viņa patiesi neliekās tipveidi, lai gan es tiešā veidā nestrādāju ar autovadītāju prasību pārbaudu, un es nevaru atbildēt ļoti konkrēti. Visīsāko. Pavisam īsti piebildu. Šobrīd arī CSDD maina pieeja teorētiskiem eksāmenam, jo līdz šim ir bijis tāds fiksēts skaits jautājumiem, ko lielākoties iemācās no galvas, tad viņi izlec un tad īpaši neiedziļinoties saliek. Un tāpēc bija ļoti augsts tas procents, kas noliek ar pirmo reizi. Tagad, kad ievies vairāk jautājumus, vairāk viņas randomizēja, ir redzams, ka tās sekmes krīt. Un tas ir simptomātiski tam, ka tomēr arī autoskolā cilvēkiem neiemāc tam jaunajiem vadītājiem pēc būtības. Nemaz nerunājot par vadīšanas praksēm, tā kā tur es pilnīgi piekrītu. Paldies, un ar to mēs noslēdzam arī otro bloku šajā diskusijā. Es domāju, ka mēs noteikti varam aplaudēt arī diskusijas dalībniekiem. Paldies, ka atnācāt, pasēdējāt saulē. Tālāk notiks sekojošas lietas. Mēs turpināsim ar trešo noslēdzošo bloku, kas šajā satiksme 2035 paneļa diskusijā, un es skatuvi nododu improvizācijas teātra 2 rīcībā, un šīs diskusijas tēmu turpinājums viņu 2 izpildījumā. Paldies jums! Lai jums foršs vakars! Kur tu Brišken kungs neskrieniet projām? Jums arī īpaša loma aptvēlēta ir. Nemūciet. Bet tikai bišķiņi, jūs jau nabaks nesat noteikti pārkarsis. Gan jau saules dūriens. Kādam ir kāda cepurīte, ko iedot viņam? Jā, lai galīgi nesašļūk nabadzīgs. Jā, mūsu mazu brītiņu tikai, un tad jūs visi, un tad jums brīvība, jā. Jā, mēs esam improvizācijas teātris 2, mani sauc Aneta Bendiga. Mani sauc Elīna Geida, un mēs priecājamies šeit būt. Jā, improvizācijas teātris 2. Mēs vēl nekad neesam improvizējuši ar peldvestēm mugurā, ne arī mūsu mīļākais formāts noteikti no mikrofons vadā, bet mēs ekstrēmos apstākļos plānojam tik galā. Jā, viss būs lielisks tik un tā, bet lai mēs tā labi sāktu, mums vajadzētu ļoti ātri iepazīties. Klasiski, kā improvizācijā to dara, iespējams, jūs jau esat iepazinušies ar mums, bet izdarīsim to vēlreiz. Mēs skaļi sauksim, kā sauc mūsu, un jūs skaļi atbildēsiet, jā? Arī? Ja? Un mēs atcerēsimies, jā? Ideāli. Tieši. Mani sauc Elīna, tevi sauc?
Ļoti labi. Vārgulīgi tā ļoti. Vēlreiz pamēģinām bišķi spēcīgākā enerģijā atceramies to mirkli, kad mēs dabūjām bronzas medaļu hokejā. Mani sauc Anita, tevi sauc! Ļoti labi, nu jau ir labāk. Bet vai tu zini, kurš svīst tev blakus uz pufa? Jūs jau ilgi esat svīduši kopā, tāpēc jāsapazīstās arī tā ir. Noskaidrojam cilvēka pa labi vārdu. Ja tur nav cilvēks, tad novērtējam, kāds priekšmets tur atrodas un nosauksim savu labo pusīti. Man pa labi ir sups, tev pa labi ir? Inga! Ingu O, mēs ļoti zinām. labi, jā. Ļoti labi. Un arī pārbaudam kreiso pusi. Skatāmies, kas mums sēž kreisajā pusē. Jā, paskatāmies atstiņās vai pakausītī novē. Jā, jūs zinat, kā viņu sauc? Nu, paprasiet viņai, jā. Kā jūs, kungs neprasa? Pieķēru. Jā, man kreisajā pusē arī ir sups, tev kreisajā pusē ir... Nu, ļoti labi iepazīšanās ir noslēgusies, aplaudējiet. Grūtākā daļa ir aiz muguras. Jā. Mēs gribam vēl uztaisīt mazu socioloģisko aptauju. Mēs uzdosim jautājumus, ja jūsu atbilde uz jautājumu ir jā, jūs aplaudēt, ja nē, tad sēžat atgulušies, kādi esat. Jā. Pirmais jautājums, kuram šobrīd ir diezgan ļoti karstī? Jā, ļoti labi. Aplaudē tie, kuri atbrauca uz lampu ar kādu sabiedrisko transportu. Kādi malacīši, ļoti labi. Aplaudē tie, kuri izmanto elektroskūterus. Es gribu redzēt, kuri tie ir. Ko tu kliedz? Aplaudē tie, kuriem liekas, ka ritens ir vislabākais pārvietošanās līdzeklis pilsētā. Labi. Aplaudē tie, kuriem patīk izbraukt ar moci. Jā, labi. Un aplaudē tie, kur domā, ka kājām gājējs ir uzvarētājs. Gan soļi savākt, gan figūru kārtībā, gan tik, kur vajadzēja. Jā. Un aplaudē tie, kuri kādreiz ir braukuši sabiedriskajā transportā, kurā ļoti labi smaržo. Jā, es arī esmu, jā. Tas bija ļoti labi. Brīnišķīgi. Un varbūt vienu pēdējo joku aplaudē tie, kuri varbūt ir nedaudz saguruši, tomēr gara nedēļa bijusi. Ir kāds saguris cilvēks, jūs jau noteikti zinat, jā. Jā, reku šī sieviete, viņa ir knapi dveši pēdējo, viņa ir knapi dzīva. Kā jūs godāt? Māja, dāmas kungi cilvēki, Māja ir pie pēdējie spēki. Mums viņai vajag palīdzēt tomēr kaut kā. Jā, tāpēc mēs Māju uzmundrināsim uz 3-4, teiksim, Mājuk saņemies un viņa saņemsies un celsies no pufa augšā kā fēniks no pelniem. Mēģināsim uz 3-4 Mājuk saņemies, 3-4 Mājuk saņemies! Aplausi Mājukam! Viņa ir augšām cēlusies! Enerģijas pilna, tā ir viņa. Māja palīdzēja? Jā, ļoti labi. Bet mēs jums jau, Briškena kungs, teicām, ka, lai jūs nekur neskrienat, ja, mēs gribētu tomēr vēl vienu lietu kopā ar jums noimprovizēt. Jā, improvizācijas teātris tāda interesanta teātra forma, kur viss saturs, ko jūs redzēsiet, tiks radīt šeit jūsu acu priekšā uz vietas. Bet iedvesma gan mums ir vajadzīga, to mēs meklēsim gan skatītāju ieteikumos, gan arī kādos cilvēkos, šajā gadījumā ministra kungam. Nē, viņš teica, lai mēs viņu saucam par Kasparu. Kaspariņa apsēdies. Jā. Kaspariņa apsēdies, neuztraucies, tev būs viss kārtībā. Viss būs ritīgi krusti. Mēs spēlēsim klasisku etīdi viena diena Kaspara dzīvē. Mums ir jautājums, vai jūs gribat redzēt Kaspara brīvdienu vai darba dienu? Brīvdienu. Labi, kuri aplaudē par brīvdienu? Brīvdienās. Jā, labi. Kurš grib redzēt darba dienu? Nu, nezinu. Es nesapratu. Kurš par brīvdienu? Un par darba dienu? To darba dienu, man liekas. Nu, to darba dienu, labi, šis būs interesanti mums. Ļoti labi. Kaspar, jums no sākuma ir jāpasās mums acīs un jāsaprot, kura no mums abām divām ir vairāk jums līdzīga. Anete vai es, ja? Dvēseliski, vizuāli, garīgi, jeb kā varat... Jā, kā jums šķiet, kura būs īstā attēlos jūs? Tumšiem matiem acīm redzams, yes, es uzvarēju. Ļoti labi, es būšu Kaspars. Nu, tad tu paintervē Kasparu, lai mēs zinām, no kurienes sākt. Jā, kur jūs strādājat? Labi, stulbs joks. Bet varbūt, kā jums sāk, cikos jums parasti sākas darba diena? Ar puikas aizvešanu uz bērndārzu 8:30. To jūs pie darba pieskaitāt jau, ja?
Ar to sākās darba diena un ceļš uz darbu, jā. Jā, ļoti labi. Vai jums ir darbā kāds kolēģis, kas jums tā ļoti patīk, ar ko jums tā foršas čomiskas attiecības? Ar visiem ir lielisks attiecības, bet tas, kas man vienmēr sagaida ar smaidu un ciltu tēju, ir Beatrice, kas pat... Beatrice vienmēr tur ir, jā? O, cik jauki, Beatrice vienmēr ir. Ļoti labi. Kas vēl mums tāds labs būtu jāzina? Nu, man liekas, ka ir jau gana daudz informācijas. Zināsim, kā spēlēt, bet ir skaidrs, ka pie tik skopas informācijas mēs kļūdīsimies. Jā. Tādēļ katru reizi, kad mēs darām tā vai sakam tā, kā jūs nedarīt vai neteiktu, jūs zvaniet un mēs nomainam. Ja vēl nav pareizi, jūs zvaniet vēlreiz, atkal nomainam, bet ja jūs neizvaniet, tad šeit ir pilnīgi precīzi jūsu dienas attēlojums. Jā, tieši tā. Jūs zvaniet gan par sevi, gan es attēlošu citus cilvēkus jūsu dzīvē. Noteikumi aptuveni skaidri, vai ne? Viss būs vienkārši. Es esmu Kaspars. Te mums ir vēl viens vīrietis. Viņam vairs nevajadzēs, viņš neko nerunās vairs. Bet labi, bet paturiet tāpatās, jā. Ja nu jums ir tāds šausmīgs protests, jūs varat sākt kliegt mikrofonā. Labi, bet pēc jūsu aplausiem mēs sāksim. Cik laba diena kārtējā, cik man labs darbs. Ka visiem pogas izgriezu. Krutais Kaspars, tā pastīšos sevi spogulī. Nē, es neesmu kruts. Es esmu kaut kas mīkstais. Mīkstais, jā. Nē, kaut kas pa vidu. Normāls, vidējs latviešu vīrietis. Tas es esmu, jā. Tā pastīšos spogulī, iztos smuks kā vienmēr. Tā jāiet iekšā kabinetā. Nāk šie... Beatrice! Es jau klāt! Tu klāt, tu man zaķukiņš! Jau filmēju mūsu satikšanos! Jā! TikTokā! Un ar vēdriņiem. Ar vēdriņiem. Ops! Nē, ar dibentiņiem. Nē, ar pleciņiem. Ar pleciņiem. Ops! Nē, ar distanci. Ar distanci, jā. Ar koleģiālu distanci. Jā, lai nesauks kaut kāds baumas. Jā, mēs esam laivā šobrīd. Mēs esam tava kabineta laivā. Oi, TikTokā? Jā, pastīsimies, kā mēs gatavojamies fotosesijai. Šodien ar dažādiem transporta līdzekļiem. Jā, šodien man ir fočējušos ar velosipēdu, ar motociklu, un pie ar motociklu, ne, tiem ar riebjas. Fuj! Puh! Nē, neriebies. Man ir vienkārši bail bija kāpt vienā Man ir ļoti bail, jā. Man dzīvē no ļoti daudz kā bail. Es arī nav. Tikai vienīgā lieta, no kā man ir bail, no motocikliem un no zirnekļiem. Jā, pilnīgi taisība. Nē, zirnekļi arī man vienalga. Nu, tikai motocikli, jā. Ļoti labi. Jā, nu, visvairāk mēs tādā domājam, vilciena salonā jūs arī nofotografēt nedaudz erotiski. Es esmu tam, ne tādā dabiskā pozā, kā vilciena braucējs parastais tur sēž ar maisiņu ar ēdienu klēpī. Ļoti labi, man patīk būt tuvāk tautai. Es tomēr esmu parasts vienkārši vīrietis. Ļoti labi, ka šits iefilmējās. Jā. Tu esi mazu pauzīti. Bet, Beatrice, mūsu parastais rituāliņš, viena konjaka glāzīte pirms darba, jā? Skaidra lieta. Jā, Viskiju taču tikai. Šņabis. Skaidra lieta. Ūdens. Neļauj dzert neviens kūs, diemžēl, jā. Kaspārīņu baltu dara. Jā. Tā, nu, klausies, bet šodien īstenībā pēc fotosesijas ļoti daudz svarīgi lēmumi jāpieņem. Jā, nu ir šādi, tādi, jā. Kur iet pusdienās? Jā, tieši tā. Es iesaku tomēr, ka mēs kabinetā pasūtam suši. Davai, kā Nē, suši, tu zini, ka man negaršo. Tas ir tikai, jā, tas bija tāds negadījums. Kaut ko no burgerīšiem. Kaut ko no burgerī. Nē, lidiņu. Es tomēr esmu latvietis. Jā, ļoti labi. Tu zini, man ar siera cepurīti un ananāsiņu. Ļoti labi. Jā, ananāsu nē. To izņem ar pirkstiņiem ārā. To es apēdīšu. Paņemšu to būtu uz sevi. Jā, ļoti labi. Tā, nu es esmu gatavs tai fotosesijai. Nu, vai atkal iezieties ar eļļu? Jā, ļoti. Vai atkal vienkārši smaidīt manu šarmanto smaidu? Visi mani zina, Kaspara smaids ir slavens Latvijā. Nē, nav slavens, bet būs. Jā, mēs plānojam nākamo progresīvo tādu trajektoriju tikai uz jūsu smaida balstīta. Brīnišķīgi. Man patīk šis plāns. Labi, tad Beatrisīt. Jā, es gribēju vēl vienu lietiņu, tā kā teikt, jūs esat bikses šodien aizmirsis uzvilkt. Taisnība, ne, jūs žaketi esat aizmirsis uzvilkt šodien, jā. Neizskatās labi kraklā, var redzēt visu, kas apaļš karājās. Labāk, citējot mirtanti, labāk žaketi vilksim uz... Trausas, Beatrice, tā tavs tiešums un šausmas. Jo tāpēc jūs mani nolīgāt kā patiesības balsi kabinetā. Labi, ka man ir maziņš skapīts ar žaketēm šeit kabinetā. Nav?
Labi, ka tu man vienmēr visu sagatavo. Man ir žaketes garderobi, tūlīt pakaļ. Starp citu, te tādi daži nesvarīgi papīri satiksmes ministrijas. Parakstiet vienkārši. Jā, pat nelasīšu, tu jau visus izlasījusi. Kaut kas tur par budžeta palielināšanu vajadzīga nauda. Nē, naudas pietiek. Tā nekad nav bijis. Jā, nē, ir dirsā. Jā. Taisnība. Bet jūs parakstiet. Piedi vārdi, Beatris. Bet jūs parakstiet. Parakstīšu, jā. Labi, liels paldies, piedodiet. Jā, aplausīja Kasparam. Paldies Kasparam, ka piedalījies. Ja jūs gribat, jūs varat pateikt kaut ko mikrofonā, kas jums, varbūt jūs gribat attaisnot kaut kā glābt šo situāciju. Oi, super. Tas dzēriens ir kumelīšu tēja ar medu. Kumelīšu tēja ar medu. Paldies, Beatrisei. Beatrice, kumelīšu tējas eksperts. Paldies, tas arī bija vienīgā nepatiesība šajā etīdē. Vispārējais bija precīzi. Vispārējais bija precīzi. Nozarei pietiek budžeta, jā. Jā, un arī, bet mēs jau sapratām. Mēs noprecizējam, kur nozara atrodas. Ar aplausiem pavadam satiksmes ministru. Jā, paldies, jums bija liels gods un prieks. Jūs droši varat nesēdēt saulē, ja jūs negribat. Jūs varat vai nu iekrist pupā, es gribēju teikt, vai iet pēc kāda aliņa. Jā. Mēs to sapratīsim. Mēs turpināsim ar improvizācijas klasiku etīdi, kas saucās suflieris. Te mums vajadzēs jūsu palīdzību. Etīdes laikā ik pa brīdim mēs vērsīsimies pie jums, un mums tad pietrūks kāds vārds. Jā. Jūs tajā brīdī no savas vietas droši saucat pirmo, kas ienāk prātā. Piemēram, vakardien lampā es satiku ezīti. Jā, no visiem čomakiem ezīts vislabākais, jo viņš man atnesa pienu, tieši tā lampā piena telce viena ezīšu pārstāvniecībā bija svarīga. Jā, brīnišķīgi jums sanāk, droši varat kliegt kaut ko tādu, kas iederas vai arī neiederas, jūs varat mūs čakarēt, varat darīt, ko jūs gribat tieši tā, kad mēs pagriežamies. Bet šeit mums vajadzētu situācijai, kas ir viena tāda satiksmes situācija, kas jums krīt uz nerviem, vai nesen kaut kas ir noticis, varbūt jūs gribat izskatīt sirsniņu tagad. Jā, kas jūs pēdējais izbesīja? Reku vīrietis kaut ko jau kliedz. Nu? Lēnie braucēji. Jūs esat no tās zortes ļoti labi. Lēnie braucēji izbēsīja. Jā, lēnie braucēji. Ļoti labi. Lēnie braucēji satiksmē izbesīja cilvēku. Anete, es nevaru pacelt šito, jo man lausta roka. Es aizmirstu, ka tev bija lausta roka. Šitā ļoti labi. Man patīk šāds skatu. Ārts cilājamais kārsos. Lēnie braucēji. Mēs braucam. Tā ir mūsu iedvesma, tātad lēnie braucēji. Un mēs tad spēlējam sufliera tehniku. Ar jūsu aplausiem sākam. Manas Dievs. Atkal. Nu, blin, ātrāk bišķiņi varētu, ne? Tā. Čau. Nu, kā piekšā? Ja es jau domāju, ka man garām pabraukšu. Nē, kolēģi, nekad. Tas angļu automobīlis. Angļu automobīlis, jā. Iekāpšu iekšā, jā. Es jau par tiem angļu automobīļiem vienmēr saku, tie ir tā kā gliemeži, jā. Es vairs nevaru tiem latviešiem, viņi ar katru gadu paliek ar vien lēnāki un lēnāki. Tu zini, es tomēr manī ir tās itāļu asinis. Ir bišķiņ, man vajag piegāzēt tik pa laikam. Ko tu tik ilgi brauci? Es, visu laiku viņu dēļ vienkārši mēģināju piegāzēt, bet visi šausmīgi lēnu brauc. Es par tiem, kuri velkās, vienmēr saku tā, velkās tā kā uz bērēm. Jā, vai ne? Tur jau neviens nesteidzās. Bet vispār ņemot vērā satiksmes negadījumu skaitu uz bērēm, varbūt viņi arī brauc. Jā, varbūt ļoti labs minējums, jā. Tad prognoze, jā. Vispār īstenībā traki. Es domāju, pēdējā laikā man patīk tā iebraukt uz tādu kārtīgu lielceļu un tā uzgāzēt. Tā kārtīgi uzgāzēt. Es domāju, varētu arī šoreiz uzgāzēt. Nē, droši gāzē, jā, es jūtos pilnīgi komfortabli. Priekšā ir līkums, iesaku apdzīšanas manevru tajā. Jā, es to noteikti darīšu. Zin kā, tā kā, kad es piesēžos pie stūres, pirmais, ko es vienmēr saku, ir aizbraukt līdz mērķim. Aizbraukt līdz mērķim, tas ir galvenais. Tas, kas pa vidu notiek, tas jau nav no manis atkarīgs. Jā, tur jau var divpalikt, tāpēc es arī nesprādzējos nekad. Jā, vai ne? Tā sprādzēšanās arī nīguļiem kaut kādiem. Kas tur kaut kāda strunta josīna, tu jūties droši ar savu šoferi, tad kāpēc gan sprādzēties? Cik labi, ka es pat uz ceļu arī īsti neskatos pēdējā laikā, jā. Ceļš nav jāredz, ceļš jājūt. Jājūt, jāsauž. Es vispārībā, es tiesības dabūju pagājušajā
Ceturtdienā. Jā? Jā, es izbraucu vienu apli pa A7 gatavs. Gatavs, perfekti. Man tieši tas pats bija, jā. Cik tad tur tā darba? Cik tad tur tā darba? Jautājums saspēdīt, to jau zirgam var iemācīt saspēdīt. Jā, pagaidi, atkal kāds velks, es uz izkliekšu ārā. Pastūrē bišķiņ, jā. Jā, tu pasaki viņam visu. Jā, es pēkšu. Ev, klausies! Nu, ka tūlīt izkāpšu un iedošu pa pornu! Ļoti labi, ļoti labi. Tieši būs iespēja tur tālāk luksofors, tur visi mēs sastāsimies, tur var iedot pa burnu. Jā, es vēl citreiz daru tā, es izkāpju ārā no mašīnas, parādu zīmi, zin kādu? Mazo pirkstiņu. Jā, tas gangsteru valodā nozīmē, ka es tev saduršu riepas. Jā, tieši tā, ļoti labi. Jā. Kāds mēs abi agresīvu ar agresīvu vajag. Tas vienmēr labi beidzās. Pasies, klāt esam. Nu, ne? Cik tad tur tā darba ļoti vēl neviena kautiga. Varbūt apakaļ ceļā vēl pats mēs izkauties. Jā, vispār baigi stūba, ka man tās tiesības atņēma. Jā, tas tāds gan mazīšs mīnus. Cik tad tev vēl palicis ir? Ai, bišku. Un tad jau varbūt atdos apakaļ. Jā. Labi. Nu tad laižam apakaļ ceļā ar jauniem piedzīvojumiem. Paldies! Ok, paldies par jūsu ieteikumiem. Nākamajai Ainai mums vajadzēs, Anete, palīdzību. Mums vajadzēs, tu domā, skaņu celiņā? Jā, mums vajag palīdzību. Mums vajadzēs palīgā divus cilvēkus, kuriem vajadzēs nedaudz atdarināt skaņas mikrofonā. Jo nākamā ir tāda arī klasikas etīde, kas saucās skaņu celiņš. Šeit es redzu, es veidošu tādu acu kontaktu ar cilvēkiem, un viņi tieši neskapēc pēkšņi visi sāk griezties projām, jā. Un vairs negrib veidot acu kontaktu. Bet man šķiet, ko tu domā par šo kungu? Jā, man liekas, ka ļoti kvalificēts cilvēks. Sakiet, kā jūs godāt? Aivars. Aplausi Aivaram! Viņš nāks pievienosies uz mazu brītiņu. Aivar šeit mums uz skatuves. Aivar, droši nāciet. Un, Aivar, jūs tagad varat izdomāt šo brīnišķīgo lietu. Jūs varat izveidot tā, pastīties uz visiem viņiem un tā saprast, kuru jūs gribat sev komandā līdzās. Jā, tāda atriebība. Pazīstamu, nepazīstamu. To. Kurš tas būtu cilvēks? Tos vīrietis, jā. Vīrietis smaidīgais. Lūdzu, nāciet arī jūsu skatus. Jā, rekur, šis būs jūsu mikrofons, ar ko operēt. Lūdzu, dodu jums. Mums tad vajadzēs rekur šito mikrofoniņu, jāizstrādā. Jūs piesēdiet. Jūs nāciet uzrāpieties. Kā jūs godāt? Mārtiņš. Mārtiņ, labais, rekur būs jūsu mikrofons. Brīnišķīgi, jā, aizsprādzēt, vesti vēlnzi, kur tas var notikt. Bet jūs, nu labi, sēžat, jā, kur tad neiesaukt pārāk piepūlēties. Jā. Tātad nākamā etīde saucās skaņu celiņš, un tas nozīmē, Mārtiņ, jūs būsiet atbildīgs par visu skaņu radīšanu mana varoņa dzīvē. Visu, ko mans varonis dara, viņš dara bez skaņas. Piemēram, es gribētu sacirst malku. Jūs esat atbildīgs par skaņu celiņu. Es ņēmu cirvi. Tā saka cirvis, jā, ļoti labi. Un tad es cērtu bluķītī. Ļoti labi, Mārtiņ, jums izdevās. Es, piemēram, izdomāju, ka jūs man palīdzēsiet, Aivar, es izdomāju, ka man vajag tieši piepumpēt riepu, es ņemu pumpi un tad notiek šādi. Perfekti, Aivar, jūs tiešām abi divi jūs kā dzimuši šim darbam, jā. Brīnišķīgi. Un mēs gribam paskatīties kādu situāciju satiksmē, kur var rasties tāda darbīga situācija, kur kaut kas ir jāsalabo. Jā, kaut ko jāsalabo, jā? Nu, kā tu vēlies, mēs varam kurā virzienā gribam. Mēs varam pajautāt ļaudīm, jā. Droši. Kur ir tāda arī tāda intensīva, jūs jau kliedzāt kaut ko? Riepa jāmaina kādam, jā? Kas ir tas cilvēks, kam ir jāmaina riepa? Vienkārši kaut kāds riepa. Prezidentam riepa saplīsus un ir jāmaina, jā? Tātad viņš ir salauzis riepu un kāds cilvēks salauzis riepu un man nav braukšanas atļaujas. Es nezinu, ko pa mašīnām. Tiesība, jā. Un saulē karsti, jā. Ļoti labi. Tad mēs skatīsimies, kā prezidenta kungs tiek galā ar cauru riepu. Jā. Kuri no mums vairāk izstāst pēc prezidentes? Anete vai Elīna? Āne, paldies, man patīk vienbalsīgi, jā. Ļoti labi, tad es būšu prezidenta kungs, jūs esat atbildīgs par manām skaņām un jūs esat atbildīgs par viņas skaņām visām. Jūs droši turat mikrofonu visu laiku pie mutes, esat gatavi visas skaņas radīt. Jā. Un mēs sākam ar jūsu aplausiem.
Tieši tā, tieši tā. Lūdzu, pakladāties. Jā, piedodiet, prezidents kundze, es nepamanīju, ka tā esat jūs. Es stopēju, jūs esat pirmā, kas apstājās pie mana limuzīna. Jā, tas prieks, ļaujiet man izņemt rezerves riepu no sava bagāžnieka. Un varbūt mazliet varat palīdzēt. Nē, es domāju, negribu nosmērēt kostīmu. Jūs varbūt tās pati tiekat galā. Jā, taisnība, vai ir nometīšu. Jā, tā pacelšu. Riepa kā dzīva. Un tad... Ļoti labi, jā. Man pirmais ritenis saplīs. No sākuma, jūs paskatāties, kad es viņu tā drusku paspaidu, viņš tā izstādu skaņu. Jā, bet ja es iesperu, tad šitā. Jā, es nezinu, kas tā riepai notika. Jā, tiešām izklausās pilnīgi absolūti pārdurta. Un jūs sakiet, varbūt var vienu bildīt ar jums. Nē, nav problēma. Attaisīšu durvis, paņemšu telefonu. Jā, man vecs limuzīns ir. Jā, es dzirdu tiešām tāds. Jā, jūs ar savu telefonu, jā? Pati ar savu nosūtīšu WhatsAppā. WhatsAppā jūs man nosūtīsiet. Jā, man tāds jau telefons. Tā ir pats visādi ziņas skatos, jā. Jā, Briškens kaut ko raksta. Jā. Nevaru. Jā, nevar nofočēties vēlētājiem. Jā, ļoti labi. Droši tad varbūt pastāviet malā, kamēr es mainu riepu. Pati nemākat, jā? Nē, nav tādas vajadzības bijušas nekad, jā. Kaut kāds sen apakaļ, tāpēc es negribēju. Šeit ir tāds grūti riepa, šitas modelis ir tikai prezidentam. Man šī arī tāda ar vilkšanas skaņu tāda. Jā, es redzu, jā, tāda jocīga rezerves riepa. Bet jums skatieties kaut kādus instrumentus, nevajag? Jā, aiziešu pakaļ vēlreiz attaisīšu bagāžnieku. Tā. Jā, man kārtīgā soma. Tā, iešu. Tā, velciet ārā, jā. Kas jums tur ir? Tā. Pasieties, cik ātri. Reku jums tā ļoti labi kaut kāda jūtīga. Ko jūs tur griežat, jāsaka? Vaļā, skrūves. Vaļā skrūves. Jā, reku vēl divas palikušas. Jā. Es tikmēr pagriezīšu radio skaļāk, lai jums ir labāk. Jā, es tieši dzirdu skan Lauras Reiniks. Jā, mans mīļais Lauras Reiniks. Sirds sādag neparasti. Jā. Beidzu dziedāt ātri. Kanāls noplīsa, jā. Neko taisīšu durvis atkal ciet. Tā, uzlikšu apakaļ to tur. Jaunā riepa. Jā, tāda stanoša tā riepa, jā, kaut kā. Tāda ir tāda, kāda ir. Bet, ziniet, vēl redziet, kā man, es to riepu pārplēsu uzbraucot tam kokam virsū, to arī no borta vajadzētu tā kā izvilkt. To es tūlīt arī. Kāds motorzāģis. Motorzāģis tieši ir manā mašīnā, jo es mēģināju to kroku izčakarēt ārā un vienkārši... Viņš tā bait. Jā, uzgaidiet, tūlīt iedarbināšu motorzāģi. Nedarbinās vēl. Noslāpis. Ir. Superīgi, kā jums sanāk? Jā, es pa gaisā vienkārši viņu tagad tā apkārt, jā. Es skatos, jā. Nē, tādu riepas mainīšanu es jums varētu kādu ordeni piešķirt, kādu jums gribās. 3 zvaigžņu. Nevajag pārspīlēt. Tad 2 zvaigznes. Latvijas lepnums. Latvijas lepnums derēs, jā. Ļoti labi, tad pārbaudiet, iekāpiet iekšā vai strādā. Skaidra lieta, jā. Kaut kā tā mašīnai mainās. Viņa tāda neparasta. Jā, es redzu no visur. Viņa klusā. Jā, un tagad jāgaida motors rūks. Jā. Sen nav bijis servisā, jā. Jā, bet tik skaista skaņa. Jā. Prezidents kundze, jūs tiešām... Paldies jums. Es iešu atpadīties. Jā, no manis, jā. No jums, jā. Mēs papliķējam rokas. Un tad gaisā tāds īpašais prezidenta plauktis. Man patīk, jums ir tik jauna pieeja, jūs pilnīgi visiem patīkat. Jā, tas vēl nav noticis. Jā, nekad vēl nav bijis, jā. Labi, visu labu, balsojiet par mani. Jā, tad atsūtiet WhatsAppā bildes. Skaidra lieta. Par mani. Jā, tā ir. Labi, skaidra lieta. Paldies jums. Paldies, Mārtiņam. Paldies, Mārtiņam un Aivaram.
Paldies jums par skaņu Sadarbība, celiņu. jā, paldies. Lieliski, Uzmanīgi kāpiet lejā. Jā. Nu ko, mums ir laiks pienācis tādai etīdei, kur mums vajadzēs daudz dažādus jūsu ieteikumus. Jā, tad tu varbūt piesēdi, lai tev ir ērtāk sarakstīt, un es tad pajautāšu cilvēkiem. Kas ir tā frāze, ko jūs visbiežāk mēdzat izteikt, braucot pie stūres? Drīkst arī necenzētus vārdus. Jā, ja ir kāda, jūs braucat pie stūres, kas ir tās frāze, kas jums visbiežāk ir padoma? Stulbais bembists. Ļoti labi. Elīna pieraksta stulbais bembists. Brīnišķīgi. Vai ir vēl kāda frāze, kas izskan? Nu, kur tev jāskrien? Ļoti labi. Jomajo? Ļoti labi. Tātad jomajo. Tas izklausās pēc kaut kādas senas Kurzemes dziesmas. Nu, kur tev jāskrien? Nu, kur tev jāskrien? Lapiņas mēs liksim kabatās, lai vējš neaizpūš ūdenī. Nu, riskēsim. Labi. Tad, ja mums ar šīm frāzēm esam tikuši galā, tad jūs noteikti esat redzējuši, ka mašīnas interjeru visādi mēdz cilvēki iekārtot. Ja jums būtu kāds jauns interjeru priekšmets, uz kura ir rakstīts kāds teiciens, kādu jūs izvēlētos? Kas tur tāds teiciens varētu būt? Gan jau sajies, ja? Ļoti labi. Gan jau sajies. Cilvēks tur kaut ko par nepadošanu. Gan jau sajies. Ļoti labi. Gan jau sajies. Un tad mēs noteikti varam kādu citātu no kādas dziesmas ielikt, jo mums ir daudz dziesmu par transporta līdzekļiem. Vai jūs varat man nosaukt rindiņu, kas atbilst dziesmai kategorijā transporta līdzekļi? 10. tramvajs, 2 sliežu mirdzumā. Es zinu pat, kas ir tālāk. 10. tramvajs, 2 sliežu mirdzumā. Ļoti labi. Un varbūt jūs sabiedriskajā transportā mēdzat arī noklausīties kādas sarunas. Nu, reizēm jums nav izvēles, cik viņas ir skaistas. Kas ir jocīgākā frāze, ko jūs esat dzirdējuši sabiedriskajā transportā? Par ko Tu to blusu esi noķēris, Dievs, man žēl jūs. Tu to blusu esi noķēris, Jēziņ, Marija. Ļoti labi. Es vienreiz ilgi klausījos sarunu par Lindu, kura neskujās. Tas bija traumatiski un ļoti skaļi. Labi, varbūt vēl kāda frāze no sabiedriskā transporta? Labi, un tad kāda ir jūsu mīļākā pietura? Mana mīļākā pietura ir brauc uz Juglu, nākamā pietura Tirzas iela. Protams, nekad nedzirdu Tirzas iela. Bērnu pasaule. Atcerieties, agrāk teica, bērnu pasaule, Matīs iela, bija ierakstījis šādi. Es vienmēr domāju, ka tas ir no dziesmas. Nākamā pietura bērnu pasaule. Vai mums vēl kādu lapiņu vajag? Jā, varbūt tās ir kāda filma, kurās transporta līdzekļiem ir liela nozīme, no kuras citāti jūs kādu? Mirtantes auto. Ļoti labi. Mirtantes auto, jā. Mirtantes auto. Nu, mums tagad ir gana daudz? Jā, izskatās, ka lapiņas ir gana daudz. Nākamās etīdes nosacījumi pavisam vienkārši. Šīs lapiņas mēs tad riskēsim izkaisīt priekšā, un mūsu varoņiem vajadzēs viņas izlasīt un attaisnot, kāpēc viņi tā šeit saka. Aizlidoja? Ir gana daudz tāpatās. Tukšā aizlidoja, ticēsim viņai uz vārda. Un mēs gribam paskatīties kādu situāciju. Jā, varbūt ir vēl kaut kādas lietas satiksmē. Kas ir tādi divi satiksmes cilvēki, varbūt, kas piedalās satiksmē, kas savā starpā nekad nesatiek? Policists ar ko kopā? Jā, policists ar dzērēju šoferi varētu nesatikt. Tur varētu būt kāds pamats. Nu, ļoti labi, paskatīsimies. Policists ir noķēris dzērēju šoferi. Tāda ainiņa lapiņu tehnikā ar jūsu aplausiem. Un tad šito arī var izdarīt. Jā, pilnīgi skaidrā. Jā, piedodiet, kā jūs godāt, es vēlreiz skatīju. Man sauc Andrs, bet man mamma vienmēr man vienkārši kliedz virsū nākamā pietura bērnu pasauli. Jā, tur es piedzimu.
Andri, diemžēl, nevarēsiet turpināt piedalīties satiksmē. Tas ir, būs jānāk jāiepūš tajā trubiņā. Jūs visu laiku pretojaties, bet, beidziet pretoties, jums jānāk un jāiepūš trubiņā. Citādi, ziniet, kā mēs policijā vienmēr sakam par tādiem, kas nepūš trubiņā. Mēs sakam, 10. tramvajs 2 sliežu mirdzumā. Jūs gluži kā maucat viens pa 2 sliedēm. Mirds tas tramvajs, tāpēc, ja es pa tām sliedēm braucu, jo man vieta sajūt, es esmu tramvajs. Es esmu tramvajs. Jums ir sajūta, ka jūs esat tramvajs? Jā, jums nav sajūta reizē, ka jūs esat tramvajs. Nē, jo es esmu skaidrā. Tagad es braucu pa autobusu joslu, man ir sajūta, ka es esmu autobus, bet šodien es biju tramvajs. Pēc tām jūglas sliedēm līdz galapunktam aizbrauc. Jā, tā, Andri, jūs esat izkāpis ārā, tas jau ir tā jau laba zīme. Jā. Vajadzēs vienu tomēr veco metodi, tomēr vajadzēs mēģināt noiet nos taisni pa līniju. Nekāda problēma. Ko jūs gribat, es varu tikmēr uzdziedāt arī? Dziediet, mani paša cerēta dziesma. Tu to blusu esi noķēris. Es sāku mūzikas karjeru. Tu to blusu noķer drīz, viņa tev līdīs padusē. Jā, Andri, viss man ir skaidrs. Tiesības, diemžēl, būs nost. Pāga, es vēl neesmu iepūtis. Viss ir skaidrs arī bez pūšanas. Jūs pūšat visu laiku manā virzienā, un, ja godīgi, es pats jau sāku palikt noreibis. Es pārāk neuztraucos par tiesību noņemšanu. Manam kaimiņam arī noņēma, un viņš tikai atteica, Mirtants auto man savu garāžā, pārējuši braukt ar to. Jā. Viņš vienkārši nomaina mašīnu un brauc tālāk. Jā, skaidrs. Paldies, Andri, par šo stāstu. Būs jānāk pie mums uz busiņu un jābrauc arī uz atskurptuvi. Tur jūs sagaidīs mans kolēģis, kurš vienmēr saka tādus zelta vārdus. Viņš saka, jomajo! Par visiem, kurus viņš ierauga, par jums, es domāju, viņš teiks jomajo 3 reizes. Goda vārds, nekas cits, Andri, man prātā nenāk jūs uz jums skatoties. Es ar mieru esmu kā busiņā, bet es nesaprotu, kas jums tā pa jauno akciju CSDD. Kāpēc tagad uz visiem busiņiem ir rakstīts, kur tev jāskrien? Tāpēc, ka tāds arī ir jautājums, ko mēs visiem uzdodam. Kur tad ir jāskrien? Jums man gribas uzjautāt jautājumu, vai tiešām bija jādzer? Bija jādzer, tāda reklāma bija. Tur bija, ja tu nopirks šito dzērienu, kāds tur bija tas sauklis, stulbais bembis. Es esmu stulbais bembis, viņš tieši mērķēja uz mani. Jā, skaidrs, Andri, labi. Tā parādi man busiņu. Es gribēju iekšas pasīt. Jā, rekurā aiziesim no iekšas. Jā, cik labi, ka jūs beidzot varēšu kādam parādīt, kas tiešām gaida, kā redzēt policijas busiņu no iekšas. Rekur, taisim vaļā. Rekur priekšā jūs jau sagaida. Koļa, jā, tas arī. Mēs arī viņu atradām. Pats jūs pazīstam, jā? Jā, mēs kopā, mums viens tetojums, mēs brāļi no bērnības. Tāpēc Koļa visu laiku kliedza. Gan jau sajies! Jā, mēs viens otru vienmēr izručījām. Izručiet, jā. Tad sēdieties iekšā un tad gan tevi, gan Koļu vedīšu prom. Jā, paldies! Lieliski, paldies arī šādas situācijas bieži vien notiek. Jā, mēs gan nezinām, kā policija mēs fantazējām par tiem un esam bijuši šajā situācijā. Neesam gan. Jā. Bet mums ir laiks atvadīties no jums. Jā, droši. Paldies jums liels par jūsu ieteikumiem. Vispārējo šī improvizācijas teātras 2 Saneta Bendika, Elīna Geida, karsā saulē ar vestes iesvīdienu. Paldies par jūsu uzmanību. Jā, un lai jums superīga tālākā lampa. Un tiekamies vēlāk, Cepīnā. Tiekamies, jā. Paldies!